spožumu var runāt, ja jau mēs visi labi zinām, ka no Ketleru spožuma pār nav gandrīz nekā, ka mums to viss ir jāuzbūr tādā tīri virtuālā veidā. Un ka mums, kā no vienas puses, mums ir milzīgs mantojums no Ketlera radītā, un Gotthārds Ketlers uzbūvēja valsti Livonijas un Kurzemes biskupijas teritorijas vietā, izdarīja tik daudz ārkārtīgi svarīgu lietu, un tajā pašā laikā tas viss izzuda. Ilgais Ketlera dinastijas valdīšanas laiks aiz sevis nav atstājis taustāmās pēdas. Mums nav tā kā tas būtu kaut kur Zviedrijā, Francijā, mēs redzētu viņa tērpus, viņa pils, visu to vidi, ar ko viņi darbojušies. Mums ir dīvaini fragmenti, no kuriem kopā jācenšas uzbūvēt ir kaut kāda vizualizācija. Jo tas, ko es šodien gribu darīt, es jau neesmu vēsturnieks, tāpēc es gribu jums rādīt bilžu grāmatu. Es gribu mēģināt savācot kopā visas tās sīkās kripatas, radīt kaut kādu priekšstatu par to, kas tad ir šis galma spožums. Un ir jau uzreiz jāsaka tāds paradoks. Jā, it kā nav saglabājušās mājas, kurās viņi dzīvoja, priekšmeti, ar ko viņi darbojās, bet ir saglabājušies viņi paši. Un jau no 1976. gada Kurzemes hercogu kapens ir Rundāles pils muzeja filiāle. Un mēs rūpējamies ne tikai par sarkofāgu restaurāciju, kas ilgst joprojām. Mēs rūpējamies arī par viņiem pašiem. Jā, viņi tur guļ. Es nerunāšu tuvāk par to stāvokli, kādā viņi ir. Jā. Atgādināšu tikai to, ka katru reizi, kad tiek atjaunots kāds sarkofāgs, tad notiek arī tomēr garīdznieku klātbūtnē notiek miestīgu atlieku, tā sakot, iesvētīšana, lai tā vienreiz viņi pēc gadsimtu neprātiem atrast varbūt savu mieru. Tā, un tagad mēs sākam ar Gotthārdu. Hercogu Gotthārdu. Mēs varam teikt Gotthārdu Ketleru. Man ļoti nepatīk, ja saka hercogs Pēters Bīrons, jo tas ir nepieklājīgi minēs dinastijas vārdu, ja otrajā pakāpē. Pirmajā vēl var teikt Ernsts Johans Bīrons un var teikt Gotthārds Ketlers, kaut tad būtībā viņš jau ir hercogs, un te ir viņa titulatūra. Jā, Gotthārds no Dieva žēlastības, Kurzemes hercogs, Kurzemes no Zemgales hercogs Livonijā. Un tā šis sarežģītais tituls saglabājās līdz pat hercogistas beigām. Un te ir viss tas, kas ir vajadzīgs hercogam. Pirmkārt, ģērbons. 565. gadā Gotthārds Ketlers saņēma pirmo ģērboņa versiju no karaļa Sigismunda Augusta. Un tā pastāvēja līdz 579. gadam, kad jaunais karalis Stefans Batorijs deva mazliet izmainītu ģērbonu. Un šeit mēs redzam viņu pirmajā versijā. Tā vienkārši sakot, atšķirība tāda, ka visi heraldiskie zvēri iet uz vienu pusi, atšķirībā no tā, kā tām vispār jābūt ir, un kā bija 579. gada ģērboņa versijā, ka viņi vērsti pret centru. Jā, viņa pārakstījā, bet par ģērbonu ļoti interesanti arī. Viņš ļoti ilgi lietoja vēl savu mesteru ģērbonu, arī tāds pārējais ģērbons, bet ir jau pat 565. gadā ir jau uztaisīts pats pirmais spiedoks ar jauno ģērboni. Jā, es nerunāšu par visu pārējo, ko viņš darīja, un viņa neticamie nopelni uzbūvēt valsti ar visu, kas tam pienākās. Administrācijā, administratīvais sadalījums, jurisprudence, baznīcas pārvalde. Un, ja runā par baznīcas pārvaldi, tad iedomājieties, ja, šis viņas slavenais recess par 70, patiesībā gan mazāk, tur bija to baznīcas dibināšana. Iedomājieties, ka Kurzemes bīskapija un Livonijas ordens būdams būtībā izteikti tādas sakrālas organizācijas. Tajā pašā laikā bija nožēlojami maz rūpējušies par savu padoto ticības lietām, un tieši Gotthārds bija tas, kas ievirzīja pilnīgi jaunu attieksmi pret reliģiju. Tā, tagad par galmu. Ja mēs runājam par galmas spožumu, tad kas vispār ir galms? Lieta ir tāda, ka
Gaums ļoti bieži tiek lietot šis jēdziens tādā negatīvā nozīmē, kā izšķērdības piemērs, kā kaut kādas nevajadzīgas lepnības piemērs. Bet tas viss ir ļoti sarežģīti, jo viena lieta ir tas, kas vispār ir reprezentācija. Kas ir reprezentācija un kas valnieku figūrē piešķir kaut kādu, zinām, mēs varam teikt teatrālu cēlumu, no otras puses mēs varam teikt tomēr tādu, zinām, pārdabisku mirdzumu. Un arī mūsdienās, mēs taču domāju, ka vairums no mums skatījās arī karaļa kronēšanu, un ka tur ir kaut kas, jā, šajā ceremoniālā, lai cik viņš neliktos varbūt viduslaicīgs. Jā, un Kurzemē tas viss arī bija vajadzīgs. Un Gotthārds Ketlers, un ir īpaši pēc tam, ka viņš aprecēja Meklenburgas princesi Annu, viņš ļoti labi saprata, ka, lai viņu ņemtu nopietni, un sākot jau pirmkārt ar sievas radiem, Meklenburgas hercogiem, viņam ir jārada ap sevi viss tas, kas ir obligāts, ir jārada šis galms. Galma personāži, galma amati, kuri, es atgādināšu, joprojām pastāv, un tas liekas jocīgi, ka mūsdienās, piemēram, pastāv virsstaļmeistara amats, piemēram. Ja? Jūs jau nedomājiet, ka šie kungi nodarbojās to, ka viņi tīra zirgus un viņi droši vien arī nepārvalda kaut kādu luksus limuzīnu garāžu, bet kā tāds amats tradicionāls, tas joprojām ir. Un tas viss bija arī Kurzemes galmā, un tas interesanti jau, ka jau 576. gadā, tad ļoti ātri jau bija 113 personas. Un tas skaits ir dažādi mainījies, un tieši arī tas, kā Friedricha Kazimiera laikā tieši doktora Jakovļeva precizēja 127 personas. Es pat biju pārsteigts, ka tas ir tomēr samērā maz. Bet lieta ir tāda, ka var teikt par godu Gotthārdam Ketleram un līdz ar to pāriem hercogiem, ka šis galms nebija tikai kā Luja 14. laikā Versaļā tāda greznīgi ģērbta cilvēku kompānija, kura piedalās rituālos. Šis galms bija lietišķs, jo pirmkārt viņā ietilpa 4 hercogists virspadomnieki, ietilpa visi faktiski galvenie, arī tādi galvenās amatpersonas ar blakām bija. Un arī pilskungi, respektīvi pēc 617. gada, kas bija virspilskungi, arī viņi iespēja robežās uzturējās galmā un, teiksim, Kuldīgā jau tas visam bija obligāti, jo pats ir Kuldīgs virspilskungs arī rezidēja pats tajā pilī, kur ļoti bieži uzturējās hercoga ģimene ar galmu. Tātad, ko var teikt, jā, bez šī galma nevar būt vēl viena ļoti svarīga lieta, un kas nevar būt māksla. Tas liekas pārspīlēti, ja? Bet es tūlīt jums parādīšu arī to, kādā veidā izmainījās visas Kurzemes mužniecības priekšstats par to, kā pieklājīgi ir jādzīvo, kā ir jāģērbjās, kādā mājā jādzīvo, kādi priekšmeti ir jālieto. Un to galma paraugs, jā, un priekšstats momentāli izmaina, uzreiz uzrauj augstu līmeni. Un arī līdz ar to arhitektūra un māksla tajās zemēs, kur ir bijuši valdnieku galmi, nesalīdzinām augstākā līmenī. Piemēram, Igaunijā. Igaunijā ir samērā nelielas kungu mājas, ja, tur nav pilis, ja, tur nebija tādas vēlīnā periodā, tādā īstā feodālā periodā, īsts pilis, tā kā tas bija pateicoties Kurzemes hercogistei, vai kā tas bija Lietuvas Diškuni Gaikšu galmā. Tātad galms un personas. Lūk, šeit arī galvenās personas, tas ir 584. gada portrets, hercogs Gotthārds ar Annu, Meklenburgas princesi. Šis portrets, diemžēl, nav pieejams, viņš pieder grāfiem von Plettenbergiem Hofeštātas pilī, kur neskapēc tur nelaiž nevienu iekšā, un arī šie fotogrāfiji mēs viņu dabojam ļoti sen no barona von Bēra, kurš kaut kā no aiz pazīšanās privāts bija panācis to, ka viņi karājās ēdam istabā ļoti augsts, ceps ir pie sienas un arī grūti apskatām. Tā ir Bauskas pilī, ir viņas kopija. Tā, un otrs portrets.
kas ir Rundālspils muzejā, tā ir jau 17. gadsimta kopija, jo ļoti ātri jau izveidojās noteikti stereotipi hercoga portreta attēlošanā, un kuri pēc tam ir kopēti un arī, zinām, mērā viņi atradās kaut kādās oficiālās iestādēs un arī ļoti bieži kungu mājās. Tomēr tas bija visā visumā ļoti izplatīti, ka mužnieki savās mājās turēja arī attiecīgā valdnieka portrets. Un šie pieder tādiem tāliem atkārtojumiem kaut kur no 17. gadsimta 3. ceturkšņa. Un Jelgavas muzejā ir vēl arī līdzīga šāda kopija. Un dokumenti, tā ir otra lieta, kur mēs varam pietuvoties hercogiem, redzot viņa paraksts, redzot skaistos dokumentus un zīmogus, ko viss tas noformēts. Šeit ir viņa 3. testaments, jā, kas ir 587. gadā, tātad jau pirms nāves. Viņam veseli 3 tādi bija. Un galvenā atšķirība ir tā, ka pirmajā viņš liekas jau apglabāt kuldīgā. Mums vispār jāņem vērā kuldīgas nozīmes, par to vairāk kārt vēl runāšu, jā. Un tur sākumā arī tika apglabāt gan hercogiena Sofija, gan arī mazie bērniņi, kuri tikai pēc jaunās pils baznīcas uzcelšanas 582. gadā tika pārvērst uz kapenēm. Un priekšmeti, es jau teicu, ja priekšmeti nav, un tajā pašā laikā daži ir, kā īsts brīnums. Un ļoti tāds paradoxāls fakts, bet tā nu tas ir, ka ja vispār kaut kas mums ir no hercogiem, tas ir pateicoties tam, ka kaut kas ir nolaupīts kā kara trofeja. Un šis ir no 621. gada kara. Tas ir hercoga Gotthārda zobens, kas tagad ir tajā Livrustkammaren Stokholmā. Nu, tur brīnišķīgā kārtā, pat cik Zviedriem ir šī spēja jau ļoti agri saprast, ka pilnīgi katrs priekšmets ir vēsture. Un viņiem tas viss ir, sākot ar karaļa tērpiem, un jūs tad varētu redzēt asiņaino kreklu, ja kādā krita karā Gustavs II. Adolfs. Jā, tā kā mēs varam būt priecīgi, ka Zviedri nolaupīja, pretī gadījumā viņi nebūtu. Nu, un, protams, viss beidzās ar nāvi, un šeit ir hercoga Gotthārda sarkofāgs, un viņa 3 mazo bērniņu, Georgs, Gotthārds un Sigismunds Alberts. Viņi visi ir jau pavisam maziņi, kā tas tajā laikā, protams, jau bija ļoti izplatīti. Šeit viņi ir pirms restaurācijas. Tagad Gotthārda sarkofāgs jau ir labi restaurēts. Un šeit ir viņa galvaskauls. Laimīgā kārtā 1884. gadā notika kapeņu tāda gan samērā strauja izpēte, un tika arī Jelgavas fotogrāfām pasūtīts fotogrāfijas. Un to starpā arī no galvaskausiem. Viņi mūs ārkārtīgi noderēja. Tas bija ļoti skumjš uzdevums mums, jo kapenēs hercoga mirstīgās atliekas daļēji gulēja attiecīgos zārkos, kā tas bija sakārtots 934. gadā, bet galvaskaus ar tiem te nu bija zaudāti spēlējušies. Jo atcerēsimies lūdzu, ka 44. gadā, kad ienāca rudenī sarkanā armija, sākās kapeņu demolēšana, un tikai 46. gadā aizmūrēja. Un 73. gadā mēs viņas pirmo reizi atvērām un ieraudzījām visu to ārprātu, kas tur valdīja. Un līdz ar to šīs fotogrāfijas mums ārkārtīgi palīdzēja attiecīgo personu identifikācijā, jo man ļoti skumji vairumam nav apakšžokļa un daļai arī galvaskausa augšējā daļa ir deformēta. Bet šīs ļoti labās fotogrāfijas ļāva tad attiecīgo galvaskausā viņu palīgs, novietojot tādā pašā rakursā viņu identificēt. Un šobrīd es uzskatu, ka mēs nekur neesam maldījušies, tas bija ļoti skumjš uzdevums, un šeit klātsošā mana māsa un nelaiķa sieva tur pavadīja daudz laika, visu to likdam tos kauliņus kopā, viņi visi arī tika tā skaisti iezārkoti, tas ap tādiem 2 zīdu paligiem, un tur nu viņi tagad guļ un zārki ir aizlodēti. Jā, un te ir kapenes, kādas jau pirms vecās pils nojaukšanas 737. gadā ir uzzīmējis viens Jelgavas mākslinieks.
kurš savukārt, tas pirmais zīmētājs ir Kristiāns Zīdovs, un viņam bija dēls. Un šis dēls ir vēlāk pārzīmējis to, un savukārt no dēla zīmējuma to ir pārzīmējis Broce. Un tad mēs redzam to, te ir praktiski viss viņi kopā. Un šeit ir koks. Dzimts koks, lai jūs redzētu, jā, cik paudžas tur bija. Nu jā, tātad 561. gadā mēs varam rēķināt, jā, ka sākās hercogists atskaitīšanas laiks, un viņš beidzās 737. gadā ar bezbērnu hercogu Ferdinandu. Un, diemžēl, arī tā Ketleru līnija, kas palika Vācijā, viņa šobrīd ir uz izmiršanas robežas, un tur ir tāds vecs kundzes vēl, von Ketleras, un 773. gadā Kurzemē izmira arī tā līnija, otra paralēlā barona un vēlāk grāfa līnija, kas bija paralēli hercogiem, un kur rezidents bija Ezers Možā, un kur dzimtas kapenes bija Griezes baznīcā. Diemžēl Griezes baznīcā vairs nav kapenēs nekā no šiem Ketleru abadījumiem. Nu, lūk, un tagad par mājām, kurās viņi dzīvoja. Šeit ir zīmējums. Ļoti labs zīmējums, tas ir 702. gada zīmējums, un tāds Johans Litēns, kas ietilpa Ērika Dālberga, šīs militāra personas un fortifikācijas speciālistu komandā. Tas ir zīmējums, kas ir Karaliskajā bibliotekā Stokholmā. Un līdzīgs rakurs mums ir pazīstams no gravīras. Pašā sākumā, kad pavīdēja titulu lapa, tur ir tā gravīra, bet lūdzu ņemsim vērā, visas gravīras ir ārkārtīgi patvarīgas. Un kas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu spriest par hercogu pils izskatu, ir tās detaļas, ko gravieris ir izmetis. Viņš viss ir vienkāršojis. Un šeit, es nezinu, vai kursors kustās, jā, ļoti labi. Tātad, pirmkārt, ko jūs redziet? Jūs redziet šeit vienu nelielu māju, kura ļoti ilgi tika maldīgi identificēta, jau sākot no Karla von Levis-Hofmannera laikiem, no 19. gadsimta, kā Kurzemes hercogu kapeņu būve, it kā speciāli celta šim nolūkam. Bet tās ir muļķības, jo tur jau pirmkārt redz augšās kursteņas, viņi pilnīgi neatbilst kapeņu funkcijai. Un pēc tam ļoti grezna. Tur mēs redzam šādus te volūta veida zelmiņus. Piedošana man nesanāk. Tas kursors negrib staigāt. Nē. Jā. Nu žēl, kaut kas ar to kursoru neiet. Tātad jūs šo māju pamanījāt, bet mazliet pa labi no viņas jūs redziet jumtgali no pils baznīcas, ko 582. gadā uzcēla, un zem kuras atradās pirmās hercogu kapenes. Un mēs redzam, ka šai baznīcai arī ir šī volūtveidīgā jumtgale. Un ļoti interesanti ir tas 571. gadā, kad tiek tādi ļoti aktīvi pils pārbūves darbi, modernizācijas darbi, ir saglabājusies viena vēstule, ko tāds Georgs Prejs raksta hercogam. Viņš raksta, kad jūs gaišībai patiks, viņš saka, velša gībel. Un tas ir tāds jautājums, kā īsti šo te velšu traktē. Nu, parasti to tulko kā itāļu zelmiņi, bet velš faktiski, ka to tajā laikā ģermāniskajā vidē apzīmē kaut ko plašāku, tādu vispār dienvidniecisku, ja, šo te kultūru, kas nav ģermāņu kultūra. Nu, tātad, lūk, šie te velša gībeli te ir redzami un rāda, ka tomēr kaut kas no arī ārējās greznības ir. Jo noteikti jūs gribētu teikt, ārprāts, kāda vienkārši māja, jo viss tas garais korpus, ko jūs redziet upes malā, tas ir, jā, hercogu kaut kādu laiku uzceltais divstāvu korpus, ļoti vienkārši. Un savukārt labajā pusē jūs redziet tādu nelielu celtni ar 4 tornīšiem. Tā ir vecā ordeņa pils no 14. gadsimta pirmās puses, ko arī hercogs daļēji modernizē, un gan, man liekas, jau tomēr 17. gadsimtā tiek piebūvēts ļoti skaists ārējās kāpnes, tā kā viņi tiek ietvert arī tie kopīgā kompleksā. Un otrs zīmējums, piedošana tieši
šis ir tas, jā, kas ir visvairāk pazīstams gravīrā. Un tas ir Karls Magnus Stjuarts, jā, vien gadu vēlāk viņš zīmējis ir. Un atkal mēs vēl labāk varam redzēt šo te nelielo celtni ar tiem ļoti izteiktiem Velša gībeli. Un varam redzēt arī šo volūtu zelmini pils baznīcas galā. Tā kā Stjuarts arī tomēr ir tāds speciālists, un tā ir Dieva laime, ka joprojām ir tas viss saglabājies. Un tas arī ir Karaliskajā bibliotekā ir šis zīmējums. Un te no šīs puses mēs varam redzēt kādu citu rakursu, ko ir zīmējis Broce, kur labāk var redzēt pils baznīcu, un kā redzēt, tie lielie garie logi iezīmē to baznīcu, zem kuras ir Hercoga kapens. Jā, un vienīgi, ko es gribētu piemetināt par to mazo mājiņu, tiem daudzajiem zelmiņiem un to šauro turnīti, ko maldīgi uzskatīja par kapeņu baznīcu. Tā iespējams, tā ir mana versija, ir domāta Annai, Hercogienei Annai, kaut ar viņai vispār Jelgava bija it kā viņas atraitnes tiesa, bet ļoti iespējams, ka tā bija speciāli uzcelta viņai, lai būtu omulīgāk, tā sakot, mazāk tāda sava māja, jo ir viena lieta. Šai mājai ir liels līdzības ar Hercogienes brāļa Mecklenburgas hercoga celtnēm. Tur ir ļoti, ļoti tūs līdzības. Tā kā iespējams, ka Hercogs Gotkārds viņai uzcelt kaut ko tādu, kas viņai atgādinātu dzimtenē. Tā varbūt ir tāda romantiska versija, bet es domāju, viņi izskaidro to. Šī ēka ir neraksturīgi grezna tā laika Latvijai. Tā, un te mēs redzam to atkal no lieliskajiem Stokholmas arhīviem šajā gadījumā. Tas ir kara arhīvs, mēs te labāk varam saprast to. Jā, kāpēc tas kursors? Jo te būs pat labāk. Ziniet, paldies, jā, tas ir jau kā. Un viņi piespēs? Šeit. Šeit, jā. Paldies. Jā. Nu, jā, paldies. Tad es Vidējais. Jā, tātad Hercoga Gotkārda šis ļoti šaurais korpus. Te ir pils baznīca, te ir tā, ko es saucu par Hercogienes atraitnes Annas daļu. Un tas ir turpinājums, kas tiek uzbūvēts jau Hercoga Friedricha laikā. Un tā ir vecā ordeņa pilsētām kāpnēm, ko es jau pieminēju. Un piedāvām visi ir ietverts cietokšņu vaļņos, tāpat arī, ka tā vēlāk saglabāja Rastrelī ceļot pili Hercogam Estam Johannam. Tā, un no šīs te Hercogu rezidents, diemžēl nekas nav saglabājies. Tā bērnstam Johannam maniakāla ideja, kāpēc viņam vajadzēja līst iekšā šajos ļoti neērtajos cietokšņu vaļņos. Viņš varēja uzbūvēt brīnišķīgi Versaļas tipa rezidents ar plašiem dārziem kaut kur, kaut pārsimts metrus tālāk. Bet ne, viņš gribēja parādīt, lūk, ka viņš iznīcina vienu dinastiju un sāk kaut ko jaunu. Kad tās viņam mēs esam ļoti, ļoti nožēlot, jo tādā gadījumā būtu divas pilis, būtu vecā šī, no kuras tagad ir tikai nesen atrasts pagraba velves. Bet jāsaka, šis Gotkārda korpus ir ļoti īpatnējs, viņš ļoti šaurs, tikai 8 metrus šaurs. Un praktiski tur izveidojās tikai viena anfilāde, tas nozīmē telpas ir caurstaigājums, koridoru sistēma tur nav iespējama, un tajā ziņā kaut kā arī samērā nereprezentabli. Un tagad pēdējā laikā arī tur bija vairāk izrakumi, jā, Gunta Zemītis tur atrada arī interesants lietas. Un, protams, ka ir pa laimi visās drupās, un ieskaitot arī Hercoga piļu drupās, ir viena lieta, kas var mūs priecēt un kaut ko rādīt no tā, ko es tās pārdroši nosaucu par spožumu. Tas ir, jā, krāsnes. Krāšņi fragmenti, tie izdzīvo cauri gadsimtiem. Ļoti labi izdzīvo, un tie
fragmenti, ko var saistīt ar Gotthārdu laiku, varbūt ar Friedricha laika daļai. Un tāpat arī šie te divi. Katrā ziņā Jelgavas pils ir objekts, kur tomēr arheoloģija nav veikta. Un pirms kara tas notika pavisam pavirši. Būtībā ceļot tikai kaut ko tur, to starpā Ežena Laubas jauno korpusu, kaut ko parakās, mazliet kaut ko atrada, bet tas bija ārkārtīgi viegliprātīgi. To var pārmest pieminekļa valdei, ka viņi nepiegāja šim uzdevumam ar visu nopietnību. Viņi labi saprata, ka pat cik pils bija uzspridzināta ārkārtīgā steigā. Tas nozīmē, ka tur glabājās apakšā zem zemes viss, kas, un arī tajās vietās, kur nejauši tagad parok kaut kādu tur, labojot kanalizāciju, vienmēr atrod lielisks lietas, un arheologiem tur būtu darbs ārkārtīgi liels. Bet tagad es gribu uz tā fona parādīt, es jau teicu, ko nozīmē galms un galma prototips. Uzreiz viss kaut kā mainās. Un es jums gribu parādīt to, kā līdz šim, līdz hercogists laikam dzīvoja vietējā mužniecība. Un tā ir arī droši vien visiem pazīstams Stendes muižas, vecā pils. Un pie tam tā piederēja von der Brigenta dzimtei, kas bija tajā laikā ļoti tāda nozīmīga, un Filips von der Brigents 555. gadā brauc pie ķezara Kāļa 5. Kā sūtnis no ordeņa, un iedomājieties, viņi dzīvoja šādā nelielā mājā, un tas bija ļoti raksturīgi tajā periodā, ka muiža tā ir koka celtnes, koka guļbūves, samērā izmētāts, ietverts ar nocietinājumu, pat ne mūri, bet arī tas ir koka tādu sienu, un grāvis riņķī visam ir. Daļēji kaut kas no tā arī šeit ir Stendē. Ārkārtīgi pieticība, gan izvēl nesaprotam, bet šādas te torņveidīgas 2 stāvu mājas, dažkārt 3 stāvu, mēs atrodam vēl 17. gadsimta vidū, kur zemē vairākās muižās. Kā tā tradicija, tas joprojām tagad tāds cietoksnis, tā kā viduslaikos tur patverās uzbrukuma gadījumā. Un tad parādās šī jaunā ēra. Un tas ir Vilhelma von Eferna, 16. gadsimta beigās celtā Neretas muiža. Diemžēl no viņas ir tikai drupas, ir viens korpus, pašlaik arī viņu gatavojas ir atjaunot, bet tur ir pretējā pusē korpus, kas ir drupās, un vēl ir bijis tāds savienojošs elements. Un ar ko es gribu to pateikt? Vilhelms von Eferns bija Oberburggrāfs, un Oberburggrāfs visu to 4 hercogu, tās augstākās padomas vidū, būtībā tas bija augstākais amats. Jo tādā gadījumā, ja mira hercogs, ir īpaši, ja viņš mira pēkšņi, tad Oberburggrāfs bija uz brīdi reģents. Un Oberburggrāfs arī kārtoja tālākās visas tās mantojuma nodošanas lietas nākošam hercogam. Tā kā Eferns uzbūvēja pili, un Eferns uzbūvēja lielisku baznīcu. Un šī baznīca tiešām ir abrīnojama. Tur ir Eferna ģerbons pie ieejas, tur ir ļoti skaista viņa kapaplāksne un kapaplāksne viņa dēlam, kas ir noslīga ārzemēs studiju laikā. Arī tie ir augstvērtīgi mākslas darbi, kas uzreiz pierāda to, ko es saku. Tā tad galma paraugs uzreiz liek sekot arī visiem pārējiem, un vispirms tie ir hercogu līdzgaitnieki. Un tāds līdzgaitnieks ir Georgs von Firks, hercogu padomnieks, un tā ir Nurmuižas pils. Viņi gan sākotnēji neizskatījās gluži tādi, kā mēs viņu pazīstam, kā tāda 4 korpusu noslēgta būve. Viņi veidojās pakāpeniski, bet vienalga līdzīgi tā kā Vilhelma von Eferna Nereta. Viņa arī bija sākumā no tādiem 3 korpusiem, un tad viņa beigās vēlāk jau noslēdz tādā veidā, kas mums atgādina tādu kā kastelu, no ordeņa laikiem, bet tā šajiem tas gluži nav. Bet katrā ziņā tas ir ar vērienu un rāda. Šeit arī Georgs Firks ar savu kundzi iedzimuši von Rozenu. Redziet, tas ir jau cits līmenis. Tātad Kurzemes muižniecība seko tam uzstādījumam, ar ko nāk hercogs. Un otrs piemērs, tas ir mazliet vēlāk. Šeit ir piemērs, kā tiek pārbūvēts vecās ordeņa rezidents. Un tā ir von der Rekas dzimta, kas saņem Jaunpils šo muižu, un
Arī es domāju, ka daudz zina to, kādā veidā Tīs von der Reck turpat tiesājās un karoja ar Hercogu Gotthārdu un uzstādīja visādas prasības. Bet tas ir jau viņa pēcnācējs. Jā, Matijas Dīdrichs, jā, von der Reck kaut kur jau 17. gadsimtā ir veicis šo te lielo pārbūvu, no kuras kāpnes ar to apakšu ārkārdi tieši iezīmē šo laikmetu, bet arī tur ir dažādi uzslāņojumi vēl no citiem laika posmiem, bet katrā ziņā, redziet, atkal sekošana. Un te ir kaut kas interesants, tā ir pilnīgi cita pieeja, un tas ir cilvēks, šis te Otto von Grothus, viens no šīs te famīlijas, kam piederēja Rundāle, Svitene un Bērstele, milzīgs muižu kompleks. Un visās trijās šajās muižās pacēlās tam laikam ļoti izcils mājas. Un pirmkārt jau tas bija arī pašā Rundālē, jau 16. gadsimta 40. gados vēl Livonijas ordeņa laikā tika uzcelta pamatīga māja, bet īpaši pastieties šo te Otto von Grothus 16. gadsimta beigās celto māju. Tā jau ir ļoti moderna tam laikam. Bet ievērojot vienu interesantu lietu, pateicoties inventāra aprakstiem, un šajā gadījumā viņi pa laimi ļoti smalki, sīki. Pirmais stāvs, tā ir mana rekonstrukcija. Es zīmēju to, bet es varēju diezgan netaisīt nekādas fantāzijas, jo tas viss bija aprakstīts. To, ka pirmajā stāvā, iedomājieties, tajā laikā vēl ir restes, un ka ir nolaižamās restes durvīm. Es mēģināju iztēloties, kā viņas tur ir paceltas, un droši vien tā viņas nebija, bet katrā ziņā šī nocietinājuma funkcija bija. Un arī tajos inventāros iet runa par sētu apkārt, par iebraucamiem vārtiem, par grāviem. Tas nozīmē joprojām kari bija un ar kariem rēķinājās arī mužnieki, kur cēla šādas lepnas rezidences. Tagad mazliet par pašiem nākošajiem hercogiem. Tātad, mēs domāju, ka vairums zina to, ka hercogam Gotthārdam bija visā visumā neveiksmīgā ideja sadalīt hercogisti divās daļās. Parasti tomēr, ja gluži tie divi dēli nav dvīņi, tad tomēr vienmēr mantojuma atstāja vecākajam. Un varbūt, ka doktori Jakovļev zina, kāpēc Gotthārds izgāja uz šādu dīvainu gadījumu, ja reiz pastāvēja īsts vecākais dēls Fridriks, kuram mierīgi varētu dot visu hercogistu, bet nē. Tātad šis Fridriks saņēma zemgali ar Jelgavu un Kurzemes daļu saņēma jaunākais dēls Vilhelms ar galvaspilsētu Kuldīgu. Un šeit ir ļoti amizants portrets. Mēs esam savā laikā mēģinājuši vākt Eiropā, kur vien var viss hercoga attēls, bet viņu nav. Jau 19. gadsimta beigās vēsturnieks Leonīds Arbūzovs taisīja lielu publikāciju. Viņam jau bija pieejams vēl taču muižu senču kolekcijas un viss kas, un viņš no daudziem hercogiem bija atradis vēl mazāk nekā mēs to bijām dabūjuši tagad. Ja? Tas nebija, vienkārši nebija. Viss, kas bija gājis pāri kari un arī dinastiju maiņas, protams, pie tā bija novedušas no hercoga Fridriha. Šis ir vienīgais portrets, ko taisīs viens Jēkabpils maldarmeistars, tā gribētos teikt, no viena nezināma oriģināla. Un šis portrets atrodas Toruņas muzejā. Un tā ir 18. gadsimta kopija. Oriģināls tā joprojām arī nav zināms, kur viņš ir. Es jums parādīšu tādu amizantu lietu, jūs varēsiet smieties. Es uzdāvināju šādu te rekonstrukciju, izejot no tā Hola glaznotā naivā portreta, mēģināju pagarināt viņam tās rociņas un pats pat nopozēja visu to. Un tādā veidā vismaz dabūja Bauskas pils kaut kādu tādu atgādinājumu, tā teiksim, ne jau portretu. Es katrā ziņā centos savienot visu, ko es zināju. Pirmkārt, par Ketleru tādu ģenētisko tipu. Jo visi šie galvaskausi, ka viņi salēja kopā, viņām var izdarīt dažus secinājumus. Jā, viņi bija liela auguma, seja gara, bet ar spēcīgi attīstītu muskulatūru, diezgan izteiktiem vajagkauliem.
deguns garš un nedaudz līks arī, un piedevām ketleri bija rudmataini, jūs zināšanai. Nu, un viss to, es mēģināju salikt te iekšā, tas tāds kā humors, ko es jums rādu vienkārši, lai izklaidētu. Tā, un tagad te ir Hercoga Friedriha bērcermonija. Mēs runāsim par to, ko tad viņš ir uzcēlis un izdarījis, jā. Tad viss beidzās ar nāvi. Viņa bērcermonija atkal kaut kas tāds, nu, neteiksim taustāms, bet uzskatāms. Un šeit ir Broces pārzīmējums no bēru gājiena, kurš tādā pilnā veidā, jā, arī nav saglabājies, acīm redzot, ir bijusi. Nu, tas ir noteikti, ir bijusi gravīra, kura pilnīgā komplektā nav nekur īsti atrodama, vismaz es nezinu. Doktor Jakovļev varbūt zinu. Jā, nu, katrā ziņā mēs redzam to, ka arī Hercoga bēres bija sastāvdaļa no galma ceremonijām. Un šajā ziņā es varētu visiem ieteikt, kā tādu, ja jūs vispār gribiet tādu dīvainu lietu, kā saprast, kas ir galma greznība, kas dažkārt aiziet absurdā, jau tādā Versaļas līmenī, tas ir Hercoga Friedriša Kazimira bēres. Jo viņa tāds viens no viņa dienestniekiem, kas ar citu arī bija viņa sudraba glabātājs, viņš ir aprakstījis to ārkārtīgi sīki. Viņā vispār ir ļoti interesants lietas par Hercoga dzīvi un dažādām ceremonijām, un viņš būdams tāds galma cilvēks, viņš ir tādu šausmīgi baudu aprakstīja, kā ir izdekorēta telpa, kā tur sienas tur ar zīdu vai ar tepiķiem vai zeltītu ādu, kāda tur ir tepiķi, kāda tur stāv sudraba luktur, kāds karājās lusturs un kādā gultā guļ tas nelaiķis Hercogs Friedrichs Kazimirs un kā notiek viņa bērnu ceremonija. Tas, ja, lūk, tur parādās tas, kas ir galms. Tas notiek nedēļām tur. Bērs jau nav uzreiz pēc nomiršanas. Es nezinu, kādā veidā viņi tur kaut kā tomēr iebalzamē, lai varētu tikt ar to galā. Kā to var redzēt Vestminsteras abatijā, tad angļu karaļi tik galā to, ka visā tajās ceremonijās izmantoja lelles. Izmantoja dubultnieks no vaska, no koka, ja. Jo dabīgi, ka pretējā gadījumā vienkārši valdnieku līdz būtu sadalījies tajā visā laikā. Lūk, tas ir par to tēmu galms un galms spožums. Un katrā ziņā Hercogs Friedrichs Kazimirs, kam tā patīk greznība, ar savām bēriem, nu gan viņš būtu apmierināts. Ziniet, tur ir ko palasīties. Ja. Tur domā tikai, būt tur klāt un paskatīties visu šo te ceremoniālu un tās tiešām graznās telpas, un šeit mēs varam teikt vienu. Un tas jāsaka uzreiz jau ir. Tā ir Eiropa. Un redziet, tas ir pateicoties galmam, tas ir galma prasības. Un mēs varētu arī vēl vairāk atkāpties un teikt, nu vispār, ja izšķērdība un ja zemnieks viedru un tā tālāk. Bet atcerēsimies lūdzu vienu tādu salīdzinājumu. Iedomāsimies Itāliju ap 1500. gadu, kad dzīvo vienlaikus ģēniji. Dzīvo Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafaels, iedomājieties, ja? Un kāpēc viņi var strādāt, kāpēc viņi var kaut ko izdarīt, ja? Tāpēc, ka viņiem ir godkārīgi, neiedomājami godkārīgi, maniakāli, slepkaunieciski, tam visam pa vidu, un pa visām lietām bagāti pasūtītāji. Un tāpēc mums ir šie ģēniji. Un tad, kad ir, jā, demokrātija un nekāda galma nav, māksla nav, jā, tā tāda skumja atziņa, tā ļoti nedemokrātiska atziņa, bet to mums ir jārēķinās, ir tīpaši, ja mēs vērtējam to, ko es jums rādu, galma spožums. Ko viņš nozīmē šajā gadījumā vienkārši civilizācijas, kultūras un mākslas attīstībai. Bez galma tā nevar būt. Nu, lūk, un arī Hercoga Friedricha mūža māja, to mēs nesen restaurējam. Tie visi ir Jelgavas darbi ar nelieliem izņēmumiem, kur bija liepainieki, alvinieki darbojušies. Ļoti labs līmenis. Arī neatpaliek no tā, ko var redzēt kaut kur Ziemeļvācijā vai Zviedrijā pie sarkofāga, ja tā var teikt, jā, pie sarkofāga ražošanas. Jā, un vēl viena lieta, kas ir saglabājusies,
un ir mazāk pazīstama, tiek Hercoga apģērbi. Tā kā mēs 73. gadā iegājām tajās kapenēs, mēs nekādus apģērbus neredzējām. Mēs redzējām grīdas lupatas, kas bija izmētātas pa kaktiem un daļa zārkos, bet vairums bija izmētāts. Es nezinu, kāpēc. Tur kāds bija papūlējies, Krievs soldāti bija viņas staipījuši riņķī. Nu, es gribētu teikt tā, sākot no 73. gada un līdz šim brīdim Rundāls restaurātori, mums ilgu laiku bija 2 tekstīlī restaurātori, no tiem galvenā Daira Līdaka ir mirus arī ir Maruta Tālanta, un tagad mums ir viena Aina Ābolniece, jā, kura turpina to darbu. Ar to ir viss pateikts, jā. No šiem grīdas lopatām izrādījās skaisti tērpi. Zīts, brokāts, samts, mežģīns. Viss tur bija, ja? Un lūk, šeit ir gabaliņš no Hercoga Friedriha. Mežģīnēm ir ļoti daudz mežģīņu. Un iznāks drīzumā mūsu mežģīņu kolekcijas katalogs, un tur būs ne tikai ārzem mežģīnas, tur būs ļoti daudz mežģīnas, kas saistās ar hercogiem. Un kas izrādās, to viņas autors ir šeit sēdošā man māsa Lauma. Un tad, kad ņem cauri hercogu inventārus, nu viņi ir bezgalīgi gari. Diemžēl no Jelgavas pils, piemēram, nav neviena inventāra, kur aprakstīt telpas, bet ir mantas aprakstīts. Un te ir sējumi. Un kas tik tur nav? Tur, teiksim, apģērbi, neskaitāmi, ja? Dārglietas, sudrabs, zelts un mežģīns. Tas ļoti interesanti, ka hercogienes, un kā redziet arī hercogi, ir gājuši līdz laikmetu modē. Un kas pēdējām interesanti, ka tur pie viena tā inventāra bija piedalīsies sastādīšanā hercogiens tā tā kā viņi sauc, kamermeistariene, hofmeistariene, ja, kur zināja, tā sakot, drēbi šie vārdi burtiskā nozīmē. Līdz to mežģīns ir pat pareizi nosaukts, tur, ja, Point de Venise un tā tālāk. Tur pat tās šķirnes ir zināmas, kādas ir atvestas, un to starpā, piemēram, pat no Spānijas ir vesela rinda ar mežģīnēm. Dagā kurzemes hercogi ir bijuši līmenī. Un šeit ir hercoga Friedrichs cepure, ar kādu viņš apglabāts, arī apšūta tādu mežģīnīti. Un tas, ko viņš ir uzcēlis, nu, pirmkārt jau viņa darbs ir, jā, viņš pagarināja Jelgavas pili, un viņš pagarināja un papildināja jau viņa tēva uzcelto Bauskā. Kā mēs zinām, tur ir 2 daļas, viena ir Leonijas Odeņpils, un otra, ko jau Gotthārds sāk celt tādu priekšpils vietā pagarinājumu. Un ap kādu 596. gadu, kurš ir uz vairākiem elementiem nevis iegravēts, bet iekalts. Mēs tad saprotam, tātad tas ir hercoga Friedricha lolojums. Un, nu, jūs visi, es domāju, ziniet šo te pili, par kuri dažādi viedokļi var teikt, jā, tā ir fantāzija no jauna uzcelt, bet ir viens ļoti būtisks faktors, ka viņa nav fantāzija. Pirmkārt, no mūriem bija ļoti daudz, un no mūriem bija samērā daudz šīs grafito tehnikas apdare, tātad iekasījums apmetumā. Un, teiksim, no šiem kāpnēm, no viņām bija saglabājušies balustri, un no ieejas portāla, piemēram, tas pusloks, caur kur iet cauri, viņš bija. Un savukārt viena no tām sānu stēlām, viņi ir redzama fotogrāfijā Kurzemes provinces muzejā, kur bija aizvesti jau 19. gadsimta izrakumos atrastie daži elementi. Un līdz ar to var būt kopsavilkums, kā tas viss salikts kopā ir ar fantāzijas elementiem, bet kādā ziņā var teikt šo vārdus, tā varēja būt. Un nemaz nerunājot par neskaitāmajām krāsnīm. Bauskai paveicās tajā ziņā, ka viņi sabruka lēnam. Tas nozīmē, ka krāsnis nobruka lēnam, grīdas flīzes nokrita arī, tā sakot, stāv zemāk. Un visā visumā izrakumi, kur tur notikuši, ir ļoti ilgstoši un pamatīgi. Un šobrīd ir sadalīts ar Vēstures muzeju un Bauskas muzeju. Tur ir viss kas, jā, un tur katrā ziņā ir izējas materiāls ļoti pamatīgai rekonstrukcijai. Jo, teiksim, Viļņā arī mēs redzam Dižkunigaikšu pili, kā uzbūvētu, bet tur ir iets tālāk. Nu, teiksim, tur paskatās uz Vābeles pils griestiem un tais pakaļ. Nu, tā gluži nevar, ja ne? Bauskā nav nekā tāda. Te ir
iztaisīt tas, kas ir iespējams, un tur, kur nav iespējams, tur nav. Un līdz ar to krāsnes ir iespējams, šo paraugu ir ļoti daudz. Viņas apcīt ir visās gandrīz Hercogu pilīs atrodam. Tie ir pilnīgi tādi stereotipi, un tas, kas ir labajā pusē, ir visizplatītākais, un viņi var saistīt, teiksim, man liekas, ka tas ir saistāms ar 658. Gada dokumentu, kur iet runa par pudiņu piegādāšanu no Jelgavas. Jo ornaments, kas ir jau tāds, auss krimstals ornaments atbilstam stilistiskajā. Tas ir viens no visizplatītākiem pudiņu tipiem. Starp citu, šim Hercogu laika, tas ir pētīts jau, un doktorei Osei ir pamatīgs pētījums, un tagad būs arī Inai Līnai būs arī tāds katalogs par Bauskas pils krāsnīm, tā kā šis periods būs apstrādāts diezgan pamatīgi. Lūk, un tas ir salikts kopā arī lielā mērā no oriģināliem podiņiem pārējo bez sevišķām grūtībām atspiežot un nokubējot, tā kā arī šeit nevar runāt par fantāziju, tas ir pietiekoši attaisnot, un jo vairāk grīdas. Jo grīdas patiešām varēja lokalizēt, kurā vietā ir nokrituši šie gabali, un līdz ar to, pat cik ir daudz šo redzēt, kur ir salikts kopā no oriģināla. Ja? Līdz ar to mēs varam teikt, jā, tā jaunā grīda ir pārāk spoža un pārāk koša, bet arī šī noteikti sākotnēji bija līdzīga. Un kas, protams, ir nenovērtējami, tie ir šie lielie akmenskaluma gabali, kas ir viens gabals no kamīna. Te es viņu tāpēc rādu pirms restaurācijas, kur viņš bija kā atsevišķs elements, un tas vispār tikai ļauj pacelt jautājumu par rekonstrukciju. Jo pretējā gadījumā varētu teikt, nē, mēs atstājam drupas, iekonservējam un vienkārši parādām fragmentus. Bet es uzskatu, ka tas ir attaisnojumi, jo Bauska ir vienīgā vieta, kur var iedzīvināt un parādīt šo Ketleru laiku. Jo tas tā iznācis, ka nekā nav, vai vispār nav ne akmeņa no tā visa, vai ir nožēlojamas drupas. Un Bauskas pils tomēr ir, kaut arī replika, kaut arī tur daudz kas ir pielikts, ir kā muzeāls, un tomēr viņš spēja darboties kā uzskats līdzeklis. Es šajā ziņā gribētu minēt Skotijā to Sterlings pili, kas ir uztaisīta tāda, kā varētu izskatīties viduslaikos. Ļoti daudz tur, ļoti nievājoši izsakās par to, bet kā uzskats līdzeklis, tas ir ļoti labi, jo tur ir parādīts, kā tas varēja būt. Tur ir viss, tur ir, kā ir apgleznots, kas ir uz sienām, viss piltās krāsās, un piedevām arī vēl tur pastaigājās personas tā laika tērpos. Tas ir audzinoši, un to jāatcerās arī, ka tā ir vēl viena papildus funkcija, ne tikai konservēt to, kas ir, bet arī tomēr dot iespēju iztēlē un parādīt to. Un ja jau Anglijā to atļaujās, kur ir tik daudz oriģinālā, tad es domāju, ka Bauskas gadījums ir pilnīgi attaisnojums. Lūk, šeit tas pats fragments jau iestrādāts kopā ar vēl vienu oriģinālo detaļu kamīnā. Un lūk, Hercoga guļamistaba. Laimējā kārtā Bauskas pilī ir samērā rūpīgi apraksts pa telpām, līdz ar to gan telpu funkcija ir zināma, gan izskats, un līdz ar to arī to, ko tur ievieto iekšā, var pieskaņot šai funkcijai. Un šajā gadījumā tiešām tur ir gulējis Hercogs, un tāpēc arī tur ir gulta, pie tam izcila gulta, dāņu manierismu gulta no 648. Gada, skaistākais manierismu mēbeles priekšmets, kāds vispār var būt, un ko skaņi ar ārkārtīgām grūtībām nopirka Amerikā un daudz mēnešus cīnījās, lai viņi dabūtu uz Latviju. Un otra lieta ir gobelēni. Mēs vēl par to runāsim. Jā, gobelēna bija visās Hercogu pilīs. Ārkārtīgi svarīgs elements. Un jāsaka, ka tieši Jelgavas pilī gobelēna pārpilnība ir vienkārši pārsteidzoša. Es šeit it kā pārlecot uz citu pili gribu pateikt to. Diemžēl, kā jau teicu, nav inventāru, kas tieši ir no telpas uz telpu, nav šī te caur iešanas efekta. Ir saraksti par tiem gobelēniem, kas ir rezervē, kas ir sarūlēti un ielikt lādēs. Un saprotiet, tie ir kalni ar gobelēniem. Jo atcerēsimies vienu lietu, ka tajā laikā interjers ļoti bieži bija transformabls.
Un atcerēsimies to, hercogam Friedriham Kazimiram Galmas štatā bija 8 franču tapsētāji ar tādu Antoānu Silo priekšgalā. Viņš vēlāk ir vēl pieminēts Kuldīgas pils dokumentos, ko apstrādājis doktoru Jakovļevi ir, un viņš bieži parādās, viņš arī tur dzīvoja, starp citu, Kuldīgā. Un arī viņš bija vajadzīgs Friedriham Kazimiram, jo lieta ir tāda, ka ja kaut kas Galmā notiek, nav stacionāra iekārtojuma. Šie 8 franču tapsētāji, viņi vispār raujās kā traki, lai uz kaut kādām kāzām vai ārzem apmeklētājiem pārdekorētu sienas. Starp citu, arī Versaļā bija ziemas variants sienām, uzvilka pilnīgi citas tapetes, ja, un bija vasaras variants sienām. Nemaz nenājot par Kurzemi, kur es saprotu, ka samērā vienkārši bija sienas, bet ar gobelēniem un ādas tapetēm varēja šo te variāciju brīdi panākt. Nu, vēl viena gulta, hercogēnas guļamistabā, arī īsta gulta, un pārējās rezidences, no kurām nav nekā. Arī mēs varam redzēt, ka te ir tie paši Velša Gībeli, samērā elegants mājas bijušas ir, šeit ir Skrunda, jā, šeit ir Saldus arī tikai pāris inventāra aprakstrādi, viņi samērā vienkārši inventāri, cik viņi ir, vairumā gadījumi min zaļas glazētas krāsnes, un apmēram tādas, kā mēs jau skatījāmies ar tiem tā paši tipu podiņiem. Nu, liela nozīme ir Dobelspilī. Dobelspils bija Friedriha Atraitnes, Elizabetes Magdalēnas rezidents. Viņa tika arī pagarināta, viņas laikā pārbūvēta lielā mērā, un arī faktiski viņai bija savs nelielas galmas un augstā līmenī. Un šeit ir viņas ģērbonis kopā ar Kurzemes ģērboni. Laimējā kārtā saglabājies, viņš bija Tervets baznīcas logā. Un vēl 2 gadus pirms muzeja darbošanās sākuma, 72. gadā, tieši pilnīgi atklāt, mēs vēl akadēmijas studenti, viņi izņēmām ārā, viņi sāka jau daudzīt bērnu ar akmentiņiem, un tāpēc šie abi ģērboņi ir saglabājušies. Un Bauskā viņi ir vienkārši nokopētā variantā. Lūk, šeit ir Elizabetes Magdalēnas, Pomerānijas Volgasts ģērbons. Un viņa pate. Arī uzskatīja, ka nav portreta, arī Leonīds Arbūzovs raksta jau 19. gadsimta beigās, ka nav, un šo portretu mums uzdāvināja. Un viņa nopirka vienā Hanovers prinča Ernsta Augusts šitā Playboy izpārdošanā, viņš vien tādu Marienburgas pili, viena daļa no inventāra bija izpārdevusi. Un viens latvietis no Amerikas viņu nopirka, mums uzdāvināja. Nu, saka, gan jā, tā nav viņa, bet redziet, jāņem vērā viena lieta, kas ir izšķirošais uzraksts. Elizabete Magdalēna no Dieva žēlstības, hercogēna, kuras mēs zemglām tā tālāk. Svarīgs ir uzraksts, jo tajā laikā portretu uztver kā ikonu. Vai viņi ir līdzīgi, Dievs zina, jauka ir tas, ka tur ir uzraksts, un mēs varam teikt, ai. Tā ir Elizabete Magdalēna. Šeit viņa ir redzama iespējams līdzīgākā veidā. Tas ir Bode muzejā. Tāda skaista zelta plaketa, kur viņa redzama ir tā laika modes frizūru profīlā. Un divainā veidā saglabājušies ir vairāk priekšmeti ar viņu saistīti. Un pirmkārt viņas ģērbons, kas neticamā veidā jau 19. gadsimtā no Trīsienības baznīcas Jaugavā ir nodots Geverbes šūle, kas tā bija tāda amatniecības skola Rīgā, un pēc tam nonāca Rīgas Vēstures kunniecības muzejā, un tad kā deponējums ir Undāles pilī. Intersijas tehnikā atkal Elizabetes Magdalēnas ģērbons. Vēl trakāk, mēs nejauši nopirkām vienu grāmatu, kur bija absolūti kā viena tā dubļpika, un restaurātors attīstīja un ieraudzīja Elizabetes Magdalēnas ģērboni. Tā ir grāmata, ko viņa paņēmusi no dzimtenes līdz, viņi ir izdota pirms tam vēl kā Pomerānijas princeses viņa šeit ir, bet arī kā vajadzēja tāda sagadīšanās, ka ir. Jā, un šeit savukārt ir viņa, jā, kaut kas nav, jā, neiet uz priekšu, jā. No Elizabetes Magdalēnas ir saglabājušies ļoti daudz inventāri, kas rāda šo dāmu kā ārkārtīgi greznību mīlošu kundzi.
Te ir viena lapa, es izvēlējos viņu tāpēc, ka te ir bilde klāt. Vairumā gadījumā tikai aprakst. Un viss ir tā sadalīts, dimantu rots. Un tad uzskaitīts, kas tā par rotu. Tad nākošā nodaļa safīra rots. Tad ir rubīna rots. Un šajā gadījumā vienkārši palaimējies arī, ka tas krustiņš ir uzzīmēts. Viņš ir bijis neiedomājumos kvantumos. Un tad ir hercogienas apģērbi. Tur apģērbi tādi un apģērbi tādi, virssvārki un apakšsvārki, un tad ir viņas cepures, un viņas, tas ir kaut kas neprātīgs. Un būtībā ļoti interesanti, to jau, ja izdot kā tādu kultūra vēsturisku apcerējumu, tas būtu ļoti zīmīgi, un es lieku reizi pasvītroju to, ko nozīmē galma prasības. Šai kundzei tas vienkārši bija jādara. Viņai bija nepieciešama šī greznība. Varbūt viņai pašai nemaz tā negribējās katru dienu tiepties citā kleitā un apkrauties ar smagiem dārgmeņiem, bet tas bija vajadzīgs. Un kas ļoti interesanti, šeit ir priekšmets saraksts, ko viņa 639. gadā ir devusi līdz savam auģdēlam Jēkabam uz Viļņu. Viņam vajadzēja saņemt investitūru kopā ar hercogu Friedrihu. Viņš brauca, ja, un viņam vajadzēja reprezentēties. Acīm redzot, viņam pašam nekā nebija. Un viņa auģmāte iedeva viņam litru sudraba svečturu un citas lietas, lai viņš varētu, tā sakot, labi uzstāties Viļņā un neizskatīties pēc kaut kāda utebongas. Un, kas ir ļoti interesanti, hercogēna Elizabete Magdalēna mums vēl ir novēlējis priekšmets, savus personīgos priekšmets. Mēs viņas divos piegājienos atradām gružu kaudzē. Piemēram, divos piegājienos. Pirmais parādījās šī saktiņa, tā ir zelta saktiņa ar viņas iniciāļiem un ar mazu tādu dārgmenīti. Tajā laikā briljantu nebija, starp citu, dimants ir vienkārši maziņa piramīdiņa. Un pēc tam, dīvainā veidā otrais tajā visā rokoties, mēs atradām gradzenu atkal ar viņas iniciāļiem. Tad viņi tā sakot bija pietaupījis mums, un ieņem vērā, ka kapens ir laupīts. Pirmo reizi 705. gadā Zviedru zaldāti bija izlaupījuši, viņi paņēmuši to, kas acis priekšā bija redzams. Pēc tam viņas laupīja Pirmā pasaules kara laikā, 19. gadā bolševiku laikos. Un kā pieminekļa valde vēl neatrada to darbodamies ar visu to, tas ir brīnums. Tātad hercogēna mums to gribēja novēlēt. Nu šeit ir Dobeles pilsdrupas, kā viņas izstījās 18. gadsimta beigās, līdzīgi viņas ir tagad. Un kas ir ļoti interesants gadījums, Elizabete Magdalēna. Tā bija ļoti prātīga kundze. Viņa ir sarūpējusi ļoti saulēcīgi savu mūžmāju. Un jau 645. gadā viņa rakstīja vēstuli Jēkabam ļoti interesantā tonī. Jā, nu mans mīļais dēls, es domāju, reizē viņa uzskata viņu par hercogu, un reizē viņa saka, es ceru, ka jūs parādīsiet dēla, ne bērna pazemību, iedomājieties. Viņa atļaujās to pēc hercogu, jo, prot, ko viņa lūdz? Viņa lūdz, lai viņš atrauj kogriezēju, kas visticamāk ir Tobijas Hence, no darba tajā brīdī Trīsienības baznīcas iekārtā, lai izgatavotu modeļus viņas sarkofāgam. Un šeit ir šī sarkofāga skice pat, kur redzams, kur jābūt eņģeļa galviņām, un šis sarkofāgs tiešām arī tappa šādā veidā. Viņa gan nomira vairākus gadus vēlāk, un Jaugavas šis alvas lējējs Francis Varnrāts pat 2 vietās atstājis savu parakstu, ir tik lepns bijis uz savu ražojumu. Sarkofāgs šajā brīdī ir Rundālē, viņš bija stipri cietis, un tur tās fiāliņas nav, un tur būs daudz vēl ko darīt, tikai nākošā gadā viņš tiks no jauna iesvētīts kopā ar hercogēnas mirstīgām atliegām. Un tad pārējām pie otra dēla, pie Vilhelma. Nu, ar Vilhelmu ir laimējās, no viņa ir vienīgais īstais portrets no laika. Tā laika, un kur viņš parādās pilnīgi kā tā laika valdnieki, tajā tērpā, greznajā telpā, tā kā to var redzēt, teiksim, Elizabetes I un Džeims I laika portretos, un arī, teiksim, Vācijā. Perfekts portrets, bet saglabājās tikai pateicoties tam, ka viņš atradās Roņas salas baznīcā. Un 19. gadsimta beigās, ja nemaldos 895. gadā, kur Senāts pēdītāja biedrība Rīgā pārņēma šo portretu,
Diemžēl Sofijas portrets bija bijis, viņš ir minēts vienā 19. gadsimta aprakstā, ka mācītājs no viņa jau pusi bija nogriezis, jo viņš bija sapūs, un no viņa, diemžēl, nav ne mazāko palieku vairs. Bet uzreiz grib parādīt jau to, kas joprojām Roņas salas baznīcā ir. Tur ir Kurzemes ģērbonis Vilhelmam un ģērbonis Sofijai. Sofija bija dzimusi Brandenburgas Prūsijas princese. Abi šie ģērboņi tur atrodas. Viņi ir neticami labā stāvoklī. Viņi ir restaurēti tiesa gan. Es pirmā brīdī domāju, tas ir kopijas. Nē, tie ir oriģināli ģērboņi, ārprātīgi, perfekti izpildīti un saglabājušies ideālā stāvoklī, pateicoties klimatam. Tas, kas gleznas dzen postā, tas ir muzeju un piļu sildīšana. Mēs vēlāk runāsim par Skuklosteru pili. Mākslas darbiem vajadzīgs ir mitrums un augstums. Un šajā Roņas salas baznīcā, tāpēc arī hercoga Vilhelma portretā nav neviena krakelūra. Viņš ir kā vakar gleznots, viņš ir gluds, virsm ir kā emalja, jo viņš atradās baznīcā, ideālā, miklā klimatā. Un, kas pavisam neticam, ir viņa priekšmets, no kura viņš ir šāvis. Un iedomājieties, kur viņš atrodās Metropolitan muzejā. Un tā bija dāvana, Anglijas karaļa Džeims I dāvana, un vēlāk bija nonākusi viena no tām pistolēm Saksijas kurfirsta īpašumā, un viena no tām pistolēm joprojām ir redzama Saksijā, un otru visticamāk caur Saksiju viņa nonāca Metropolitanā. Nu, viņi ir izcila, viņi skaitās Angļiem, viņi ir pat cik kaut kāda super tur meistara darbs, Skotijas kaut kāda ārkārtīgi slavena meistara, unikāls veidojums, un tāpēc šī pistola ir visās grāmatās iekšā. Un, kas ir ļoti aizkustinoši, viņam piederēs grāmata ar viņa uzrakstu uz vāka, kas ir Helsinku bibliotekā, kas respektīvi bija hercoga bibliotekā, un laimīgā kārtā 829. gadā tika pārsūtīti no Pēterburgas uz Helsinkiem, jo, diemžēl, tā daļa, kas ir joprojām Zinātņu akadēmijas bibliotekā Pēterburgā, visticamāk daļēji sadegusi, vai vismaz ļoti cietusi ir ugunsgrēka laikā, jo mēs nekad neesam varējuši, par pateicoties labām attiecībām, neko īsti dabūt ārā no viņas. Un te ir Džeims pirmā vēstule arī Vilhelmam, kuram viņš pateicās par piesūtītajiem piekūniem. Tā kā šis saites ar ārzemes galmiem bija ļoti izteikts, jo viņš bija krustdēls, starp citu, jā, Džeimsam. Nu, formāls krustdēls, dabīgi viņš tikai ar pārstāvu palīdzību piedalījās kristībās. Un šeit ir viņa mūža māja. Pēc restaurācijas vēl ko gribētu minēt, viņā bija 26 automāti caurumi, tā kā krievu zaldāti, bet 44. 5. gadā izklaidējušies viņu sašaujot. Viņš bija vienos caurumos, tad tur bija milzīgs darbs, kamēr tajā alvā varēja ielodēt iekšā to materiālu tādā veidā, lai oriģināla alva neizkust un viņa ārkārtīgi trausla. Tā kā visu šī sarkofāga restaurācija, es gribētu teikt, viņa bija grūtāk un ilgāk par Undāles pašas restaurāciju. Un brīnišķīgs viņa ģērbonis ir. Un šeit, ap citu, jūs redziet to viņa ģērboni tajā veidā, ko es jums pieminēju 579. gada variantā. Stefana Batorija ģērboņa figūra, kas ir vilka žoklis. Žoklis tika likt tad kopā ar iniciāļiem SA, kas bija no pirmā ģērboņa, tāda Sigismunda Augusta iniciāļa. Un kā redziet, abas figūras ir vērsts vien pret otru zem gals alnes un Kurzemes lauva. Te uzreiz gribētu minēt, tas ir alnis, jo jau ģērboņa diplomā viņš ir kā alnis, kā alks, un tas diploms ir latīniski. Un kas ļoti smieklīgi ir, ka vēlāk šo alni jauc ar briedi, un arī pat Kurzemes hercoga sarkofāgos ļoti bieži ģērboņos ir, mēs redzam, briedi, nevis alni. Nu, tagad ir tas beidzot arī saprasts, un arī Jelgavas ģērbona ir āļņa galva. Vēl ļoti interesanti ir, Vilhelma tērpi ir saglabājušies. Taču, kas ir visticamāk, šie tērpi ir piederoši viņa brālim. Jo Vilhelma mūžā vispār neveicās, viņa dzīve bija viena šausma pilna. Viņš nomira
no ļoti smagas slimības Vācijā, un viņi pārveda, un vēl piedāvām, ka viņi pārveda Liepājā kuģis uzliesmoja, ja viņa zārks pēdējā brīdī tika izcelts, visticamāk, viņš nekādos galvenos tērpos Kurzemē neieradās. Un domājams, ka šie tērpa elementi, tos tērpā ir ļoti skaists mētelis, jo tās meģīnas labajā pusē ir no mēteļa, gara mēteļa, tas viss ir no brāļa garderobas, kurā viņi ietērpa tajā bēru gadījumā, jo abi viņi tika guldīti vienlaicīgi 643. gadā. Nu, iesim ātrāk tālāk. Es jūtu, ka es laikam krīt ārā. Cik ir pagājis laiks? Cik ir pulkstens? 6. Iedomā tomēr to pulksteni. Jā, tātad tagad nākošā persona, svarīgā persona ir Sofija. Tātad hercoga Jēkaba māte, Vilhelma sieva, kura mira Kuldīgas pilī. Kuldīgas pilī tika arī apglabāta. Un šeit ir viņas restaurētais sarkofāgs. Sarkofāga gravējums un ārkārtīgi reta mežģīne no Sofijas abadījuma. Viņai grūti atrast ir ekvivalenti kaut kur. Un, kas ir pavisam neticami, Sofija bija arī mums novēlējusi savus gredzentiņus. Te atradās tāda absolūtā, varētu teikt, mēslu čupā, kas bija zārka paliekas, bija gruži. Un visi gredzeni, to skaitā arī sadarināšanās gredzens ar cēļiem V un S, Vilhelms un Sofija. Tā, un Kuldīgas pils. Kuldīgas pils ārkārtīgi svarīgi tajā ziņā, ka vienkārt tā bija Vilhelma rezidence. Šī viduslaika pils tika modernizēta jau Vilhelma laikā, pēc tam arī vēlāk. Un šeit ir durvis, kuras mēs varam uzstīt varbūt par vienām no vecākām, pirmkārt, Kurzemes hercoga piļu sastāvdaļām. Un tāpēc šo durvju kopija arī tagad ir Bauskas pilī. Lūk, viņas ir no Kuldīgas pils un ir Kuldīgas muzejā. Arī Kuldīgas muzejā var redzēt pildiņu, krāsnes podiņu fragments. Un redzēt arī pašu šo te pili. Pils ir bijusi kā tāda ordeņa pils jau Kastels veidā jau ordeņa laikā. Un tad, protams, ka Vilhelms viņu lika viņu uzlabot. Un šeit ir redzams zīmējums tāds. Samērā primitīvs zīmējums jau no hercoga laikiem, un te ir rekonstrukcija no 930. gadiem. Tā, tagad mums būtu jāpārslēdzās uz. Es redzu, ka man šis tas jāizlaiž, jāiet cauri lielākā tempā. Tātad hercogs Vilhelms dzīvoja Kuldīgā, un pēc tam viņa dēls Jēkabs arī tur tika kristīts. Tā kristīts tika pils baznīcā, tāpat kā pils baznīcā tika apglabāta arī Sofija. Un tikai 643. gadā tad viņa tika pārvesta un abadīta kopā ar vīru un vīra brāli. Un hercoga Jēkabam arī portretu nav daudz, bet ir labi. Un mazāk pazīstams ir šis portrets, kas ir sastāvdaļa no lielā grupas portretu. Priekšā ir viņas svainis, Brandburgas kurfirsts, jo viņš bija precējis kurfirsta māsu, Luizu Šarloti. Tāpat kā Brandburgas Prūsijas princese bija Jēkaba māte, tā arī ar šo te Prūsijas namu bija šīs ciešās saites. Te mēs varam redzēt kopumā, arī starp citu ģērbies vēl elegantāk un smalkāk nekā viņas vainas, kuram tāds diezgan kliedzošs tērps.
Un te varam redzēt interesanti arī, viņam ir daudz gravīras, bet kas ir pavisam fatāli, mēs pilnīgi nejauši vienā izsolē nopirkām labajā pusē redzamo šo sagatavojumu zīmējumu, ko taisīs ir viens holandiešu mākslinieks ir taisījis kā tādu uzmetumu un tāds blūms. Un pilnīgi nejauši tātad, jo ne, tas ir tieši sagatavojums arī paraksts apakšā itāļu valodā, tāpat kā tas kreisās puses tajā gravīrā. Jā, un, protams, ka pats skaistākais portrets ir Grifsholmas pilī, respektīvi tas ir Nacionālā muzeja, Vierijas Nacionālā muzeja krājumā. Vēl ļoti labi arī ir viņa medaļas perfektas, tostarp šī zelta medaļa, kas ir Bodas muzejā, un šeit kreisajā pusē teksts, man nav laika iedziļināties, viņi izmantoja kā diplomātisko dāvanu. Tur ir citāts par to, kādā veidā Kurzemes sūtnis Francijas galmā, kas bija Georgs van Firks, kādā veidā viņš tur bija pa labu un pa kreisi dalījis. Tur nejauti naudiņu un zirgus un zobenus skaistas un to starpā arī šos jaukos medaljonus. Tā, es tagad skrienu pāri inventāram, mums vienkārši nav laika. Tagad tur bija redzami ārkārtīgi skaistie un daudz sološie inventāri apraksti par Kuldīgas pili. Tie ir 653. gads, 656. gads un tad 699. gads, kas ir viss sīkākais un detalizētākais. Bet tāpēc es uzreiz pārskrēju pāri jau tekstiem un rādu jums jau analoģijas. Piemēram, iepriekšējā tekstā iet runa par ādas tapetēm. Ādas tapetes, protams, sen vairs nav, Kuldīgas pils sen vairs nav, bet ja jūs aizbrauciet uz Zviedrijas Kuklosteru pili, jūs redziet vidi, kas ir ārkārtīgi līdzīga tai, kāda varēja būt. Tie ir 660. gadi, Karls Gustavs von Wrangels, kad viņu cēla, un pēc tam šie pils lielā mērā, varētu teikt, tā kā iekonservējusies šajā Wrangeļa laikā, un mēs viņā redzam līdzinieku tam, kā varēja dzīvot Kurzemes galmā. Vēl, ko es gribētu teikt, ir ļoti uzmanīgi jālasa šie inventāri apraksti, jo es biju galīgās šausmās ieraugot, ka cienījamā vēsturniece Almuta Būsa, viņa, piemēram, pat citē Kuldīgas pils inventāru un vienā vietā viņa raksta zāle, kurai 12 kristāla lustras. Es biju galīgi mēms, tur iet runa par 12 logiem. Un vēl piedāvām, kas ir jāņem vērā, jābūt ļoti uzmanīgiem. Logus tajā laika inventāros sauc savādāk. Tur ir vārds fenster vienā laidā, bet fenster nav tā, kā mēs saprotam viss loks. Viņiem ir tik un tik Fenster in Luchten. Fenster Luchten, tas ir luk, vajadzagot visa aila. Un to vienā šajā ailā var būt 34 logi. Tas nozīmē, ka viņi skaita kopā rūšu grupas. Tāpēc ļoti var iekrist, un kādreiz cilvēks saka, vai tai māja bijuši tik drausmīgi daudz logi, ārprāts. Bet patiesībā tā nemaz nav. Jā, vēl piemērs arī. Tā ir Grifsholmas pils. Es nelasu jums, jā, tos inventārus, bet kur ir vienkārši brīnišķīgi, jo tur ir aprakstīts ne tikai tas, kas uz sienām, tur ir apgleznoti kamīni. Bet kamīni ir dublēti ar krāsnīm. Iedomājieties, ka Hercoga greznības mīlestība negāja tik tālu, ka viņi gribētu salt. Tas nozīmē, ka krāsnes bija smukumam, bet tur ir aprakstīts tādas apgleznotas un ļoti greznas krāsnes. Tas piedošana kamīni, bet blakām siltumam bija krāsnes, bez izņēmuma visās telpās. Un uz sienām, jā, gobelēni. Tāpat gobelēni Kuldīgā kā Jelgavā. Un šeit es jums rādu gobelēns no Kuklostera pils, un visiem jums vajadzētu savā mūžā pabūt šajā pilī. Jo viņā ir tas fenomens, ko es teicu par portretu, ja, ka viņš ir kā jauns. Kuklostera pilī viss ir kā jauns. Jo šeit mēs redzam tādu gobelēnu, kādu jūs neredziet nekur. Mēs zinām, ka gobelēni ir tādi zaļi, gan brūni, pelēki, lilā. Tas nozīmē, ka visi rozā, visi koši dzeltenē, visi gaiši zilie, viņi sen izbalējuši. Izņemot Kuklostera pili, un kā jūs aizbrauciet, jums liekas, ka jūs vispār, ka tā nevar būt. Viss ir kā jauns. Gleznas ir kā jauns, mēbeles nav sasprēgājušas,
Un to ir vienreiz mūžā jāredz. Es tagad arī braucu pāri inventāriem, tie tagad ir Jelgavas inventāri, kur apraksta Jelgavas pils sudrabu un zeltu. Un to starpā iepriekšējā inventārā bija pieminēts galda klājuma priekšmeti, to starpā priekšmets, ko obligāti liek galda vidū, kas ir kaut kāda dekoratīva figūra. Tas ir no Ziemeļu muzeja Stokholmā piemērs, kur viņi ir uztaisījuši tādu ar visiem augļiem un bombongām, lai nu būtu cilvēkiem iespējams iztēloties. Tā vajadzēja būt arī Jelgavā. Un tie saraksti ir bezgali interesanti, un viņus var lasīt. Un, piemēram, to starpā ir viena gigantiska uzbūve. Kurzemes bruņniecība bija uzdāvinājis hercogam koku. Iedomājieties, viens realistisks koks, kurā 24 zari. Un tajos zaros ir iekšā garšvielu trauciņi, tur ir hercoga ģerbons, tur ir heraldiskie zvēri. Viss tas kopā tā bijis īsta mašīna. Viņa smalki aprakstīta šajā tā lapā, tas bija uzskaitīts pa vienam. Jā, un ļoti reti, diemžēl, ir zīmējumi. Bet arī, kā rāda, viss ir līmenī. Tas zaudēs Nautilus pokals, kam pamatā ir gliemežvāks, un te es jums atkal dodu vienu piemēru, jā, no rietumu kolekcijām. Bet šis priekšmets ir saglabājies. Atrodās Kaseles muzejā, jo hercoga Jēkaba meita, viena aprecēja Hesens Kaseles landgrāfu, un savā pūrā dabūja līdzi šo te vīna muciņu, ko hercogam Jēkabam savukārt bija dāvinājis Liepājas pilsētu. Un vēl piemērs, kas savukārt ir negluži no hercoga līmeņa. Ne, ir no hercoga līmeņa, bet ne no pils. Tas ir no Dundagas majorāta krājuma, kurš arī uzpeldējis ir rietumos. Un rāda, ka, piemēram, šajā gadījumā tā, gan es ticamāk, nevis von der Ostensaken, kam vēlāk piederēja, bet tie vai no von Bīlovi vai von Maideļi, ka tur viss ir bijis ļoti, ļoti augstā līmenī. Tas atkal ir atgādinājums par šo te galma paraugu, kam sekoja Kurzemes muižniecība. Un līdz ar to, piemēram, tas ir Daniela Dankmejera, tas ir Jelgavas zeltkalis, kura kanna ir Viktorijas un Alberta muzejā, un viņi ir izstādīti caur visu reprezentablākajiem priekšmetiem, kāda no Eiropas var būt, tādā vienā no centrālajām vitrīnām, tā kā viņi saprot to, ka jā, tas ir izcils, absolūti eiropeisks līmenis, bet iemesls jau ir vienkārši. Tas ir galma, pasūtījuma, prasības. Vēl viens priekšmets, kurš ir šobrīd, diemžēl, Amerikā mums solīja viņus dāvinātāji, stikla glāzeri, ģerboni, vēl daži priekšmeti pateicoties trofejām. Tie karogi, tas ir karogs no Friedricha Kazimira tajā laikā, kad viņš dienēja Holandas armijā, un to savukārt atkal Zviedri ieņemot Jelgavas pilī jau Ziemeļkara laikā ir saglābuši mums, jā, pretie gadījumā viņi nebūtu. Tagad viņi visi samērā labā stāvoklī ir, jā, armijas muzejā Stokholmā. Atkal es braucu pāri, tur bija uzskaidīts Kuldīgas pils portreti, vēl viena interesanta lieta, ļoti daudz portretu. Un šeit ir atkal piemērs no Gripsholmas pils, kā tas varēja izstīties Kuldīgi. Apmēram arī griezt augstums, arī tas, ka tie ir valdnieku portreti, jo tieši iepriekšējā aprakstā, ar ko negribu jūs garlaikot, tur bija minēts, jā, firstiski portreti. Tie visi bija hercoga radinieku portreti, arī dabīgā lielumā. Un arī minēts kogriezama durvis. Arī tās mums ļauj iztēloties šādas te analoģiskas durvis kaut kur citur, bet pilnīgi tāds līmenis varēja būt Kuldīgā. Jo mēs redzam no tiem visiem līgumiem, kas ir slēgti ar māksliniekiem, īpaši tajā periodā, kad pils bija izlaupīta Zviedru iebrukuma laikā, un kad 660. gados hercogam Jēkabam nācās lielā mērā viss taisīt no jauna. Un tad mēs redzam, tur ir līgumi, piemēram, ar Nikolaus Sefrans vecāko. Piemēram, tur ir minēts krēsli, kuriem dažiem nolauztas lauvu galviņas. Un tāpēc es jums rādu šo te bildi, jo lūk, tur pa labi redzams ir šīs lauvu galviņas, un krēsli ir precīzi tādi, kāda noteikti bija arī šeit Kuldīgas pilī. Vēl viena lieta, tur ir minēti brieži. 12 brieži. Es ļoti šaubos, vai tie ir bijuši īsti brieži.
tas būtu mazliet apgrūtinoši, vien zāli piekraut ar 12 izbāziņiem. Visticamāk, tas bija šis variants, kur briedis parādās kā galva. Tas ir Rundāles pils muzejā, mēs tagad tāds pērkam par dārgu naudu, jo tas ir veids, kā trofejs izstādīja 18. gadsimtā. Nevis pie maza vairodziņa, bet pie kokā izgrieztas galvas. Un vēl, runājot ar pagaismas ķermeņiem. Es nezinu, kā Būstas kundze varēja runāt par 12 kristālu lustrām, kas tajā laikā bija ārkārtīgs retums. Jo es tāpēc šeit rādu to, kas reāli bija apgrozībā. Tie bija šie misiņa bumbu lukturi. Un mēs, arī varam atrast pieminētu vienu kristālu lukturi, un tas ir hercoga Friedriša Kazimira Bērēs. Viens karājās īpaši izcelts un neapšaubām bezgalīgi dārgs un piedevām no īsta kalna kristāla. Vēl daži priekšmeti, kas ir Kuldīgas muzejā un varbūt ir pārceļojuši no. Jo līmenis ir pietiekoši augsts. Lūk, viņš atvērtā veidā. Tas varēja būt Kuldīgas pilī, jo šie priekšmeti bija ceļojuši, mētājušies, tas ir arī 18. gadsimta beigu un 19. gadsimta aprakstos, viņi varēja izdzīvot, es to neizslēdzu. Un te ir daži līdzīgi piemēri no Rundāles kolekcijas, mūsu 3 dažādie, kas ir apmēram arī tādi paši. Līmeni nedaudz sarežģītāk, bet šis turpretī ir no Skuklostera. Un atkal, ko es gribu teikt? Viņš ir ideālā stāvoklī. Ziloņkaula ielaidumi ir absolūti balti, un Kilšbergs muzeja ilgadīgais kurators. Viņš atvilkni un parādīja, viņa ir izoderēta rozā taftu. Un atvilkni ir kā jauna, koks ir pilnīgi vesels, viņā nav poru. Un tafts ir kā jauns, absolūti gluds, tāds, tā kā vakar būtu uzvilkts. Arī pats, mūsu draugs Kilšbergs raustīja plecas un teica, un mums pie tam brīžiem ir 30 grādi plus, un brīžiem mums ir mīnus 30, Bet nē, viss tas notiek. Lūk, un tas, ko es teicu ka darbojās arī Nikolaus Sefrens dekorācijā, un tas ir tas, ko viņš ir taisījis arī 60. gados Kuldīgas Katrīnas baznīcā. Tad apmēram kaut kas līdzīgs varēja būt kamīnu malās, šāda veida veilīnā aus krimstāls ornamentu piemēri. Un šeit ir kamīns tāda tipa, kā bija Kuldīgā. Jo Kuldīgā viņi ir minēti krāsaini, un tas iespējams ir vienā variantā, kad viņi griezti un izkrāsoti. Un kas Kuklostera pilī ir pilnīgi neticami, viņa tika pārtraukta vienā brīdī, pēc Vrangeļa nāves un iekonservēta. Un tas, ko jūs redziet, ir neizkrāsots kamīns. Viņi paspēja griezējs izgriezt, bet nepaspēja nokrāsot. Un, kad viņi apstiet tūmā, jūs nevariet ticēt, ka tas ir nostāvējis vairāk kā 300 gadus. Neticām, viņš ir kā jauns. Un vēl arī, kas ir pavisam mistiski, ieejot šajā svētku zālē, ko nepabeidza, un kurā atstāja pat darba rīkus. Blakām arī tālāk, ka iet no tās telpas ar to nepabeigto kamīnu, iet tādā torņa telpā, viņa ir pilna ar Karla Gustava Vrangeļa personīgo darba rīku kolekciju. Tie kalti, virpas ar brīnišķīgiem spaliem, viņi arī viss kā jauni. Tērauts mirdz, tas bija viņa aizraušanās. Tas laikā modē bija amatniecība valdniekiem, tā kā Pēters I to darīja arī. To darīja Vrangels. Viss ir kā jauns. Un šeit ir piemērs lūk šim izkrāsošanas efektam. To savukārt var redzēt Lekē pilī, kur Delagardī ģimene dzīvoja, un arī šis ir diezgan tuvu tam, kā varēja izskatīties. Apgleznotie griesti, apgleznot sienas, šajā gadījumā tās ir muzikantu luktas, apgleznotas ir faktiski viss. Tas atbilst tam laikam, un vēl ir minēti inventārā ļoti daudz ģipša galdi. Un šis ģips nozīmē tādu cietumu masus, tāda skaļjola masa. Viņa ir ar visādām piedevām, un viņa faktiski ir līdzīgi Florences mozaikai. Un viņa dažkārt nevar arī atšķirt, viņa arī tikpat cieta ir kā marmora mozaika. Un arī šādi te galdi ir minēti Kuldīgas pilī, arī ties rāda, protams,
līdzinieki, arī vēl tāds galds, kāds varēja stāvēt, tipisks holandiešu galds. Šādi krēsli, kādi milzīgos daudzumos, ja. Piemēram, zālē kuldīgā bija 46 krēsli, iedomājieties, ja. Tas ir liels komforta līmenis tiem laikiem. Un no priekšmetiem ir viens vienīgs saglabājies. Tas ir mūsu muzejā, nāk no Stradiņa medicīnas muzeja. Kā viņš izdzīvojas, es nezinu. Tā ir vidējā daļa no lādes. Tas ir hercoga Jēkaba laiks, tas ir datējums kāds 675. gads, ņemot vērā ornamentu. Tur ir baroks kopā ar vēlīno auskrimstāls manierismu ornamentu. Tas viņu ļauj datēt. Es drīzāk teiktu, jau ap 680. tā. Un vēl, kas ir minēti šie priekšmeti, ļoti daudz visās pilīs. Tie ir tā sautie geridoni. Geridons ir šāds postamentu veidīgs galdiņš uz kolonnas. Un konsoli galdi ir otrs, kas nāk modē baroka laikā, 17. gadsimta pēdējā ceturksnī, un Friedriha Kazimīra laikā tādi bija obligāti, vēl vairāk. Tādi bija pat viņam pasūtīti no sudraba, šāda garnitūra. Galds ar visiem šiem geridoniem. Un, kas interesanti, ir vēl priekšmeti, kas ir jutuši hercoga rokas pieskārienu. Tā ir medību, nevis medību, viņi saucās medību, tā nav medība, tā ir medījuma cepeša sadalīšanas garnitūra, kas arī ir rituāls priekšmets, kas arī tajā pašās Kuklaustera pilī ir. To gan nolaupījis ne pats Vrangels, bet grāfs Broe, kā Zviedri viņi izrunā, pēc tam pieraduši pie vārda Brahe, grāfs Brahe, kurš aprecēja Vrangela meitu un atnes klāt uz Kuklausteru vēl daudz ko. Tostarp šo te garnitūru un arī alebarde ar Kurzemes ģērboni un starp šīm bisēm neapšaubām mēs atrastu. Arī, ja viņas iedziļinātos Kurzemē paņemts. Atkal es izlaižu apraksts un atkal kārtējās mūža mājas, šajā gadījumā hercogam Jēkabam, un viņa sarkofāgs ir pilnīgi identisks viņa dēlam, dēla sarkofāgam Karlam Jakobam, jeb Kārlim Jēkabam, kā mēs esam pieraduši teikt, un diezgan līdzīgs viņa sievai. Jo tā, ka sieva nomira, viņš pasūtīja šo sarkofāgu viņai un vienlaikus arī sev, jo formā viņa ir pilnīgi līdzīga, tikai sievai šie rotājiem ir atšķirīgi. Te ir hercoga Jēkaba Kurzemes ģērbons. Un viņa sieva, es jau minēju, tātad arī Brandenburgas Prūsijas princese, arī portrets no Gripsholmas, un viņas pils, privātā pils. Šobrīd ļoti nožēlojam Bramberģē pie Jelgavas, kad tur aizbrauc, ir grūti iztēloties to, ko šeit nav laika man nolasīt par viņas pils iekārtojumu zāle, kas tur viss nav viņā tikai iekšā, un arī tur sienas apvilkts ar audumu, un viss ir tur portreti. Jā, tas viss, redziet, reiz bija, un arī viņai, protams, beidzās ar greznu bērnu ceremoniju. Šeit ir redzams, kā viņas zārks zem baldahīna tiek nests. Un viņas kleita. Viņas kleita ir ļoti interesanta. Viņa ir rotēta ar metāla mežģīnēm, kas mums liekas kaut kas tāds ekscentrisks. Un arī laumi ņemoties ar šo te mežģīnu tēmu, arī atrada ļoti daudz metāla mežģīnas. Ir daži stērpi, kas ir tikai no zelta mežģīnēm. Iedomājieties kleita, kur teikts tikai viena uz otras kārtas. Kā tādā grabošā var staigāt, tas ir cits jautājums, bet katrā ziņā to uzskatīja par kaut ko īpaši šiku. Un šī ir viņas abedījuma kleita, kur laimēja kārtā diezgan labi. Pēc restaurācijas, protams, ir apskatām. Un viņu dēls, Friedrichs Kazimirs, nākošais hercogs, te vēl tajā laikā, kad viņš bija Holandas armijā un te jau kā hercogs. Un arī viņš ir daudz darījis visām pilīm. Arī Jelgavai šeit ir portāls un kāpnes, ko viņš piebūvēja, un no tā palikušas pāri ir šis čuguna kolonnas un delfīna figūras, kas ir ietvērušas vienas kāpnes, par kur izgatavošanu ir līgums ar vienu
Rīgas akmeņu kali, un kuras tiešām arī tika realizētas. Un arī šīs kolonas tika atrastas. Viņas tagad ir apskatāms Bauskas pilī. Viņas uzstādīja diezgan grūti, jo tās portāls ir bijis liels. Un arī Friedrichs Kazimieris visas savas pilis apgādāja ar graznām krāsnīm. Un kas interesanti ir, tur ir tāda visamā reta lieta, kā pirmkārt datēšana. Viņam ir viens krāšņu tips datēts ar 688. un otrs ar 689. Un tur ir krāšņu tips ar ģerboni un otrs ar viņa portretu, kas ir pavisam reta lieta. Un šeit ir bodiņš, kāda atrodam ir vairākās pilīs, izrakumos arheoloģiskajos. Šis ir no Jelgavas ar Kurzemes ģerbonu. Un, jā, te vienīgi mazliet tas man nav laika detaļās par šo kristālu lustru, kāda viena varēja karāties Bērēsam, protams, ne jau 12 Kuldīgas pilī. Un vēl viena lieta, kas interesanti parādās tajos Kuldīgas pils aprakstos, viss šī komunikācija pilī notika šādā veidā, ar āra galerijām. Mums tā grūti ir iztēloties. Bet tajā laikā tā bija obligāta lieta arī Dobelspilī, un arī noteikti tas tā bija Jelgavā. Es jau minēju, ka Gotthārda korpus 8 metri ir pārāk šaurs, nevar jau vietas skraidīt telpām cauri, ja? Un, lai iet no telpas telpā, ir jāiet pa galeriju. Un šeit tas ir redzams Dundagas pilī. Nu, diemžēl Dundagas pils nodega ne 5. gadā, bet jau 871. gadā. Un te mēs varam tikai vienā zīmējumā redzēt, kā tas bija Dundagā un kā tas noteikti bija arī Kuldīgā. Pēc tam tas viss bija apgleznots. Tur aprakstīts kādās krāsās un šādas galerijas ļoti interesanta lieta. Tā braucam pār tekstiem. Teksti ir bezgali interesanti. Man ir ļoti žēl, ka nav laika to. Vēl kas ir minēts, ko vienīgi es parādu kā analoģiju, tās ir gultas ar baldahīniem. Tas jau tajā 699. gada Kuldīgas inventārā parādās plaši. Un to starpā ne tikai gulta ar baldahīnu, bet gulta ir kā parādas gulta, kas nodalīta no telpas ar treļāžu, sudrabota treļāžu. Kāpēc es rādu šo te Vaux-le-Vicomte pili Francijā? Tāpēc, ka tur ir pilnīgi identisks, un laiks ir tas pats. Tie ir 650. 60. gadi, un gan agrāk, jā, bet Friedrichs Kazimieris to visu lika uztaisīt mazliet vēlāk, bet līdzīgi viņam arī gulta bija nodalīta no pārējās telpas ar sudraba balustrādu, sudrabotu. Un otra lieta, kas ir pieminēta, kā virs alkova ir kokā griezts ģērbonis. Un te atkal es rādu analoģiju, kā izstāst tā laika alkovi un kā varēja būt. Jā, un krāsnes, ko es jau pieminēju, viens tips, jā, kas ir 688. gads Kuldīgā, un šis jau minētais, ko es parādīju, un zīmējums, ko pirms kara zīmējis jau ir Kuldīgas skolotājs Fromholts Trejs, bet noteikti Kuldīgā to visu atradīs. Un te interesanti, es to rādu tāpēc, ka tur aprakstīts, cik gleznas kāds bijušas Kuldīgā, un viena glezna ir aprakstījuši to, ka doktors tausta pulsu, kas ir tāda tipiski holandiski, žanriski aini, jā, šajā gadījumā Jans Stēns. Pilnīgi tādu bildu varēja karāties tur. Jo līdzīgas lietas aprakstīts arī pārējās, ka tur ir klusās dabas, medības skati, tā kā kopīgā hercoga gaume ir bijusi tāda holandiska. Nu, un atkal mūža gals, un te ir hercoga Friedricha Kazimiera tērps. Viss tas, ko apraksta Brants savā bēju ceremonijā, tiešām arī ir atrodams, izņemot briljanta pogas, kas viņam bijušas. No tās, vairs tur nav. Bet pārējais viss ir. Gan tā mantija, gan arī viņa brīnišķīgais kamzols. Kamzols ir ar zelta izšūmiem, un pirms restaurācijas no viņa nebija nekas, no viņa bija izšūmi vieni. Jo lieta ir tāda, ka viņš ir no vilnas auduma, tāda balta gandrīz, kremkrāsas. Un šī vilna bija pilnīgi koša sēsta. Pār bija palikusi odere, kas bija tāda čupa ar šiem te izšūmiem brokāti. Un tad daudz gadu laikā tad Daira Līdaka to visu modelēja un papildināja un salika kopā.
Un tagad mēs to redzam jau kā apģēbu. Pirms tam man likās, ka to vispār nevar vairs salikt kopā, ka tas nav iespējams. Bet viņas pacietība bezgalīgi ir. Tā. Nu, tagad, jā, diemžēl Kuldīgas pilī arī bija bēdīgs liktenis, jā, es tūlīt beigšu, jā, arī drupas, bet ir viena lieta ļoti svarīga. Kuldīgas pils sabruk lēnām, tāpat kā Bauski, un līdz ar to šie te slāņi tur ir. Protams, kaut ko cilvēku aizvāc projām būvmateriālos, bet noteikti daudzas būvdetaļas tur ir. Lūk, te viņa kā lēnām viņa pazūd, no pilsētas panorāmas sākumā drupas, tad vairs drupa nav, izveido pilsētas parku un vēl uzbūvē šo villu. Ar šo villu ir ļoti interesants lieta. Es rādu tāpēc jums šo plānu. Tā ir Bangertu villas plāns, ko taisījis arhitekts Pauls Maks Bečī. Un ir visādas leģendas joprojām internetā jūs izlasiet, ka viņi bijis no Parīzes atvest no Parīzes pasaules izstādes 900. gadā. Vai ka viņi pa priekšu uzcelti Liepājā un tad pārvest uz Kurzemi. Bet pastīties lūdzu šo plānu. Viņā jau ir iezīmēts, ka viņa ir tajā vietā, kur viņa atrodas. Un otrkārt, neviens nav papulējies atvērt Paula Maksa Bečī pasūtījumu žurnālu. Viņam ir jauks žurnāls, kas ir sagrafēts. Un 898. gadā viņš ir ierakstījis Bangerta kundzes villa Kuldīgā. Viņš uzstājas šo projektu un villu uzceļ un viss ir kārtībā. Kāpēc šie murgi par to no kādiem netiek vaļā joprojām un kāpēc tas tiek joprojām izplatīts, tam nemīkli. Bet kas ir pats galvenais? Tad, ja mēs paskatāmies uz visu šo zaļo teritoriju, ja, nu kaut kas tur ir viena telpa. Bet pastīsimies lūdzu, kā tas ir dabā, pils novietojums. Pils novietojums nestoties uz to, ka tur blakām ir Bangertu villa un tur ir restorāns Bangerts. Tur ir daudz vietas, lai varētu atsekt šīs pils pamatus. Un kāda varētu būt brīnišķīga vīzija un arhitektiem kāds, tas ir piedošana arheologiem kāds darba lauks. Ja atsekt šos pamatus, ja, un šajā muzejā ietu nevis tā tagad pa burvīgu zaļu mauriņu, kas arī jauki, bet laipojot pāri par atsektiem Kuldīgas pils pamatiem, kuri taču tur ir, viņas lēnām aizbēra veidojot parku, viss tas tur ir. Un jau pirms kara, kad tas skolotājs Fromholts Strejs parakās, tur vienreiz viena laternas stabu, lai ieraktu, izraka bedrīti, un tur nāca ārā jau visādi brīnumi. Saprotiet, tur viss, kas ir. Un tāpēc ir tikai jārok. Un ir vēl viena lieta. Ne tikai jārok, bet arī jāmeklē. Saprotiet, es par šo tēmu, man bija referāts Kuldīgā. Un es viņu nobeidzu ar to, ka vajadzētu arī atsekt šo tēmu visus, ko mēs jau nebat runājam. Un paiet pāris nedēļas no Zviedrijas. Viens privāti kolekcionārs atsūt šo pokalu, jo viņš ir nopircis mūsu alvas katalogu, piedošanas sudraba katalogu, un konstatēs, ka tur ir Kuldīgas zīme apakšā. Un tā arī ir, jā. Un viņš saka, vai, un man ir Kuldīgas šāds kaus. Un iedomājieties, tas ir Nautilus kauss ar visiem gravējumiem, izcilā līmenī. Diemžēl to meistaru nevar saprast. Kuldīgas tas ratiņš ir ļoti skaidrs, un meistaru zīme, viņi ir pārāk neskaidri iespiedus. Vēl jāmēģina kaut kā, varbūt es lūkšu viņu ļoti tādā slīpā gaismā, mēs noskaidrosim, kurš. Jo Kuldīgas meistara zinām, viņi ļoti daudz ir, un kāpēc viņi daudz ir? Friedricha Kazimiera laikā tas nozīmē, ka galma pasūtījumi bija daudz. Jūs taču labi saprotiet, ka šādu te ļoti dārgu priekšmetu, dārgs jau pats gliemežvāks ir, ja? Un kādā veidā viņā gravē un viņi iekaļ sudrabā, to varēja pasūtīt tikai Hercoga galmam. Tas nozīmē, tas ir viens no tiem pasūtījumiem, ko taisīja ap 690. gadu, kad tur ir vesela rinda pasūtījumi, 680. gadu beigās un 90. sākumā. Nu, lūk, tātad, kas parādās, mums ir jāatrok tas, kas ir zem zemes, un mums ir jāmeklē tas, kas ir izklīdis pa pasauli. Jo tur es jums nerādīju, tur bija viens dokuments par to, kā 1701. gadā Friedrichs Kazimiers tajā brīdī atradamies Sventā, liek visu 17 pajūgos, kas ir Kuldīgas pilī sakraut un aizvest
tālāk uz Dancigu, kur viņš rezidēja. Un tas notika arī ar pārējām pilīm. Taču visu to iztukšojumu šie priekšmeti jau netika izmesti nekur, viņi visi kaut kur figurē. Tas nozīmē, ka viss šī tālākā pētniecība divās plāksnēs. Atrokam to, kas ir zem zemes, un meklējam to, kas ir virs zemes, bet neuzpazīts. Paldies par uzmanību! Teiksim lielu paldies Lansmaņa kungam, un tagad droši uzdodiet interesējošos jautājumus, un to pašu dariet arī tiešraides skatītāji. Jā, arī. Labdien, jautājums jau no mājas sagatavots. Sakiet, vai no kapenēm... Diemžēl nedzirdu. Vai no kapenēm ir ņemts arī bioloģiskais materiāls saglabāšanai un izpētē? Vai man ļoti žēl, man laikam būs jāpieiet jums tuvāk. Es pieešu jums tuvāk. Vai ir no kapenēm ņemts bioloģiskais materiāls tālākai saglabāšanai? DNS. Jā. Nē. Jā, jautājums bija, vai ņemts ir bioloģiskais materiāls no līķiem. Viņš nav ņemts, bet tas ir iespējams. Tas var notikt jebkurā brīdī. Viņi ir atverami, protams. Ja? Nu, vienkārši šāds jautājums netika uzstādīts, un man liekas, ka vienā gadījumā viņš laikam pacēlās kaut kur. Šis jautājums par vienu personu. Jā, bija interesēti. Par vienu tur tika ņemts kaut kā. Kur tā bija? Jā, vienā gadījumā tagad tas varētu būt tāds interesants jautājums par viņu kaut kādām radnieciskām saitēm vai tam līdzīgi, vai par viņu slimībām un tā tālāk. Kaut par viņu slimībām it kā ir tādi jau arī samērā detalizēti apraksti un par viņu nāvi. Sakiet, jūs pieminējāt, ka te Branta grāmatā ir Friedricha Bēra ceremonijas apraksts un tā. Kur vai ir tā grāmata pieejama? Branta apraksts par Friedricha Bēra ceremoniju. Atvainojiet, samēr visi nesadzinēja. Tajā Branta grāmatā ir Friedricha Kazimira Bēra ceremonijas apraksts. Bet savukārt hercoga Friedricha Bēru šīs zīmējumi, tie ir saglabājušies Brocas krājumā. Jā, tā ir bijusi 5 metru garumā graujīra, no kuras ir viens mazs oriģināla fragmentiņš saglabājies arhīvā, bet savukārt Broce to ir pārzīmējis tā kā visu, kāda tā ir bijusi, ja, un tā ir arī publicēta. Kur tā grāmata Branta ir sapraksts? Viņa ir, oriģināls atkal manuskripts ir arhīvā, bet viņa ir jau 19. gadsimta beigās iespiestā vāciski, viņa ir atrodama internetā. Jā, tā ir ļoti interesanta lieta, bet tas nozīmē, to tā gravīra kaut kur eksistē. Gravīras jau pa laimi nav vienā eksemplārā, un Broce redzēja viņu pilnu, jo nelaimīgi tā, ka tas fragments, par ko es runāju, viņš ir nenozīmīgs, ja? Tur nav tā skaistākā daļa, kur būs tieši tas sarkofāgs redzams. Tā kā cerēsim, tas nozīmē, ka tā ir vēl viena iespēja meklēt, un, piemēram, daži hercogu portreti, piemēram, viens Luijas Šarlots gravēts portrets, es samērā nesen pamanīju vienā caur internetu, vienā kolekcijā, tagad jau laimē kārtā kolekcijas tiek digitalizētas un biblioteku kolekcijas, un tā kā iespējas kaut ko tādu atrast, vismaz tādā virtuālā nozīmē, tādas ir. Jā, labdien, paldies par lekciju. Man ir daži jautājumi. Saki, lūdzu, pagalms kā tāds uzturēšanas ziņā, cik daudz līdzekļu bija veltīti no Kurzemes, kas ir budžetā pagalma uzturēšanai? Tas ir viens jautājums. Otrs, galma, jā, es atvainošu, galma.
Jā, tad līdzekļu ziņa, vai ne tā kā puse no hercogistes, var sakot, strādāja, lai hercogs varēja eksistēt savā galmā, jā, un viņu attīstīt. Otrais jautājums par, tā teikt, galma, tā teikt, iedzīvotāja nacionālo sastāvu, cik viņš bija principiāli vācisks, vai arī bija daudz citas nacionalitātes tur tā kā dzīvē, un tur bija kaut kā ietekme viņiem arī. Trešais jautājums pēdējais. Mēs zinām, ka ir bijusi Livonija, kas bija apvienota Latvijai un Igaunija, un bija arī Lietuva, kur bija, tā teikt, savu ziņā neatkarība. Ja? Un tur viduslaikos, cik bija jūtama, tur ir, tā teikt, vācu arhitektūras ietekme, vai viņam bija arī kaut kāda veida, tā teikt, nacionālā pīļu, tā teikt, arhitektūra attīstīta vairāk nekā, piemēram, mums, kur bija, tiešām stipra vācu ietekme. Jā, paldies. Jā, jautājumi daudz, bet tās pirmais jautājums ir tāds saimnieciski raksturu, un droši vien, ka doktori Jākovļa vislabāk varētu to pastāstīt, kā ir ar to galvu finansējumu. Vienīgi, ko es varu minēt, maz tādu piemēru no cita galma, Pēter pirmā, būtībā vairs ne Friedrich, piedošana, tas ir Ants Jānons laikā, jā. Ants Jānons laikā galms paņēma 10. daļu no valsts budžeta. Jo, valsts tajā laikā, tāpat kā tagad, droši vien bija ļoti izzakta, un tas budžets, kāds bija kaut kā laikam 10 miljoni, un galms paņēma 1 miljonu gadā. Tā, bet es gribētu atbildēt par to nacionālo sastāvu. Galma sastāvs, protams, viņš ir vācisks, ja? Un hercogs ir vācietis, bet tajā pašā laikā es minēšu vienu lietu, ja? Viņš ir ļoti tādu internacionālu raksturu, tādu internacionālu tieksmi, es drīzāk teiktu. Es jums nenolasīju vienu ļoti skaistu citātu. 655. gadā Jelgavā ieradās tāds grāfs Louis Henri Lomenie de Briennes. Viņš vēlāk bija Louis 14. laikā vai ārlietu ministrs vai kaut kas līdzīgs. Un viņš ir atstājis tāds ļoti interesants atmiņas, un pie tam bez mazākās vēlēšanās un vajadzības kaut ko glaimot. Un viņš, pirmkārt, ko viņš tur saka, tādu vārdu viņš saka, es nevaru iedomāties galantāku galmu Eiropā. Man likās, ka es atrodos Francijā. Un zinot franču lielo augstprātību, jūs saprotiet, ka lielāk es komplimentu nevar izteikt. Ja tā kā Francijā pie tam princese iet runa par vienu no Jākapa meitām, kura vēl pavisam ir maziņa meitenīte, ar kuru viņš sarunājās itāliski. Viņš jau viņu koķetē, un vēlāk viņš tur vēl runāja, kā būtu, ja viņš kļūtu par hercogas notu, un tā tālāk. Un vēl viena internacionālā lieta, un tagad viņš stāsta. Hercogs ir izglītots cilvēks, kurš tiecās uz Itāliju, Itālijas kultūru. Un kā es redzēju vienu, tā viņš raksta, pirmā persona, es redzēju vienu galeriju, kurā pašlaik viens itāļu glaznotājs no Nirnbergas, kuram hercogs maksāja lielu naudu, attēloja ainas no latviešu zemnieku dzīves. Un tur bija bezgalīgi daudz portretu, un lielākais no viņiem bija 2,5 colu lieluma, atcot maziņas. Un ka pašlaik tas glaznotājs ir teicis, ka viņš tagad tur glaznošot, tur viņš būs glaznojis medībainu, un tagad tur kāzaina. Vārds sakot, jūs redziet, tātad tas bija līmenis, un man tas pat pārsteidz vispār. Tas citādi mēs bez tā Lomenie de Brienne, mēs neuzzinātu, ka hercogs gribēja izveidot galeriju ar apgleznotām sienām. Mums vairāk liekas kaut kur Itālijā, Francijas pilīs, tādas lietas ir. Jo pavisam tas tā izklausās ļoti, ļoti, ļoti vareni. Un tas tikai rāda vienu, ka mēs nezinām neko no tā, ka viss šī te greznība, šis spožums, par ko es runāju, ja? Mēs viņu nevaram pat iztēloties, ja precīzāk mēs viņu iztēlojamies tad, ja mēs apskatām kādu ārzem pili.
Un, kā redziet, mums nav tikai Skuklostera vai Gripsholmas pils jāskata. Mēs mierīgi varam paņemt kādu franču vai itāļu pili, un mēs atrast arī tur kaut ko tādu, kas varēja būt Kurzemē. Un tā šī te internacionālā lieta, viņa, ko jūs zem tā saprotiet, jo dabīgi, ka latvieši nebija šajā te galmā, bet jūs redziet, ka Hercogs lika gleznot uz galerijas sienām nevis kaut kāds vācu zemnieku pastorāls, bet savu pavalsnieku latviešu pastorāls. Un pēdām atcerēsimies vēl vienu lietu, visi hercogi tomēr prata latviešu valodu, tas bija. Tos tīpat dabīgi. Dabīgi un pilnīgi nepieciešama. Tāpēc šī tāda nodalīšana, viņa nevajag piešķirt tādu pārāk galēju lomu. Pa vidu vēl tur bija jautājumi, bet es laikam visus nepaturēju prātā. Jā. Sakiet, man ir jautājums. Kāpēc tam lielākai daļai... Labvakar, paldies par lekciju. Man jautājums, kāpēc lielākā daļa podiņu krāsnes ir tieši zaļā krāsā? Zaļā? Jā. Ja ir arī baltas, ir zilas, bet zaļš kaut kā dominē. Kur? Pilīs Noižās. Vispār pilīs. Jā. Vai tam ir kaut kāds... Zaļā krāsa, es domāju, ka nevajadzētu pārspēlēt zaļās krāsas nozīmi. Viņa ļoti bieži ir guļamistabā. Tas ar laiku izveidojās par tādu stereotipu, uzskatot, ka zaļā krāsa nomierina. Bet jā, pašā laikā jūs atradīsiet guļamistabas ar koši sarkanām sienām. Vai, teiksim, uz sarkana brokāta pamata vēl zeltīti ornamenti. Tā kā, ja tur visi šķir redziet reprezentācijas pakāpi. Normāls cilvēks netaisīs guļamistabā koši sarkanām sienām, taisīs viņas drīzāk zaļas. Ne, zaļa krāsa ir pietiekoši iecienīta, bet es neteiktu, ka viņi ir dominējoši, varbūt. Un pēc tam redziet, ir svarīgi laika periods, par kuru jūs runājat. Tā kā krāsām arī ar stilistiku ir noteikti sakarība. Turpmāk, ja ir vēl kādi jautājumi, lūdzu nāciet priekšā, uzdot savus jautājumus. Un līdz tam es gribu pateikt, ka arī Facebook tiešraides skatītāji ir teikuši lielu paldies par ļoti interesanto lekciju un ceru, ka arī prezentācija būs pēc tam pieejama Facebook mājaslapā muzeja, jo tiešām novērtē ieguldīto darbu. Uzskaitām jautājumu. Vēl tālienes ir. Droši nāciet. Paldies, bija liels prieks. Jā, Landsmaja kungs, es gribu uzdot jautājumu. Jautājums tāds būtībā vēsturisks. Nākošu gadu Liepai būs 400 gadu jubileja. Tas ir, mēs skaitam, mēs varētu teikt, mēs varētu runāt no Līvas ciema izveidošanas, bet mēs skaitam no tā laika, kad Liepai piešķira pilsētas tiesības. 1625. gada, jā, tas bija. Nesen arī tagad, var teikt, ejot ceļa uz Liepājas galvaspilsētu 27, jā, 2027 arī tu pa tur runājam. Bet es kaut kā nevaru īsti saprast. Es lasu 1, 2, 3, kas piešķira Liepājai pilsētas tiesības. Es atradu to, ka tas ir Friedrichs Kazimīrs. Bet tagad izpētot šeit pirmo reizi, ja, muzeja, es izpētu un redzu, ka viņš piedzima būtībā vēlāk nekā piešķira pilsētai tiesību. Un Friedrich tur parasti vecāku dēlu nosauca un tā gāja, tas Friedrich, bet kurš tas īsti bija? Ja Friedrich Kazimīrs, tas nevarēja būt. Nē, protams, nē. Jā, paldies. Viss ir tā kārtība. Paldies.
Liepāja pilsētas tiesības piešķīra hercogs Frīdriks, hercoga Gotthārda vecākais dēls. 1625. gadā tur Frīdriks Kazimirs nekad nav figurējis pie šī akta. Tad tas ir piedodiet mūsdienu izglītības līmenis, ja kaut ko tādu var uzrakstīt. Diemžēl. Ja vairāk jautājumu nav, teiksim lielu paldies.